Čau! Es gandrīz atkal māju, tā kā es sev tur uz to ekrāniņu, nevis kamerā. Viņa pat tā nērti, man tā ļoti jāpagriežas. Bet es arī visu laiku tā kā neredzu viņu. Man visu laiku liekas, ka man tur jāskatās, ka tur ir kamera. Bet pagaid, tu teici, ka tu gribēji, ka tu iesi. Kas ar tu toreiz bija? Ka tu iesi pie oftalmologa, ne optometrista. Kas ir oftalmologs? Oftalmologs man šeit ir acu ārsts, bet optometrists ir tas, kurš pasaka, kā tev stiprumi. Man nav bijis laiks, ja man jāiet pie tā optometrista, jo es tā kā fucking neredzu. Man ir ļoti slikti redz tiešām. Man liekas, ka es saku jums slikti redzi, un jums liekas, viņai jau nevar būt tik slikti. Nē. Es sēžu dīvainā, un tu sēdi pie durvīm. Tava seja ir blur. Oh, my God. Jā. Bet šobrīd tu redzi. Pagaid, uzvelk mans brilles. Man nesēdiešu kolēģis darbā uzvilka. Es viņus neatceros. Ko, minus 2,5? Man agrāk bija mīnus. Man nepalīdz, man paliek sliktāk tikai. Ui, interesanti. Tas ir interesanti. Jo man agrāk bija mīnus 0,5, lai man ir mīnus 1,7. Ok. Cik tev ir? Man ir mīnus 5,75. Vienajā dzīvotē mīnus 5,5. Bet man vajadzētu pārbaudīt to vēlreiz, jo pēdējais, kas pārbaudījos, nebija tad, kad man bija tā filma sadarbība. Jā, tā bija pēdējais, kas pārbaudījis jau redz. Ja man pēdējā bija vidusskolā, un tagad man saka, arī bija tāds, ka es neredzu. Nu, tā kā nāk cilvēks pretī, tu gribi māt, bet tu nezini, jo tu neredzi. Un tad viņš ir fully blakus un tāds čau. Un es domāju, ka man tas fuck. Tā kā, jo tur arī domā, man smaidīt vai nestīties uz stulbi. Un es domāju, nevar būt tā, ka man tik ļoti sūdīgi redz ir palikusi. Tā kā, jo es jau redzu, tā kā, es gāju pie ārsta, man bija no mīnus 0,5, man ir 1,7 tagad. Tā kā. Jā, man arī. Man tas, ka cilvēki nāk pretī, un es nezinu, ko man darīt, jo izskatās, ka es zinu to cilvēku pēc tādām aprisēm. Jā. Un man negribas arī blends virsū, jo tas nav beigās. Jā, tas nav, jo vienīgais veids, kā es varu pateikt, vai cilvēks ir tiešām tā kā šitās. Un tā acis vēl bišķiņas pieliecot. Jā, sasprindzināot. Man liekas, ka vairākas reizes vienkārši pagājis garām kādam, ko es zinu, vai arī skatījusies tā dīvaini uz citiem cilvēkiem. Jā, tā kā mēs lūdzu ejam pie acu ārstiem patiešām. Jā. Protams, mēs esam visiem trietām. Vienkārši viens pēc otru pierakstā. Man vajag optometrs, es biju pie acu ārsta, man veic to pārbaudi, man iepūt to gaisu acī, kur man bija jāstās uz to gaisa balonu. Man nosēdināja pie tā te, un man lika tur saukt visus tos lietas. Viņa tev neteica, kāds mīnus tev ir? Pirmkārt, viņa bija kaut dīvains, jo viņa man tā kā ieslēdz to burtu, jā, burtu lietu. Un es viņai tā kā saku, tur piemēram, un viņa, pagaidiet, es pati neredzu, un viņa tā kā pieiet tuvāk un pastāst. Bet tas nebija tā kā obligātā veselības pārbaudas, tas doesn't count. Tas ir tā, zinu, ka es pie ģimenes ārsta, ja tāds, un es arī pie ģimenes ārsta tos burtus saukus. Jā, burtus, bet šeit jau bija ar visu, viņi vien uzlika to mazo brillīti. Interesanti, ka viņi to izdarīja un to nepateica neko pa mīnusiem. Un griez, viņi man liekas, ka, latviešu valoda nebija viņas pirmā valoda. Bet ja viņi saprata, ka tev ir mīnus, viņai bija tāds, nemācēšu paskaidrot, neko neteikšu. Es viņai jautāju, ko man tagad darīt, viņa teica, jūs aizējiet pie brīļu tā veikala un vienkārši tur pajautājiet, jums visu izdarīs. Viņa neteica, vai vajag brilles, nevajag brilles? Nē, viņa teica, ka man vajag brilles. Okay. Esat domājuši par lēcām? Tāds kāds es lietoju. Man nepatīk lēts. Man ir bail par tavām acīm. Man arī jāatzīst, bet es nezinu, pat veselība tā kā pašām acīm nav. Kā tu lietoji vienas dienas lētas 1 gadu? Vai kā? Nē, tas ir impossible. Vai tev ir tas, kas mēnesī vienreiz jāmēra, vai nē? Es nopērku dārgākas dienas lēcas. Tāds, kurš būtu jānesā 1 dienu, bet es nesāju tā kā, ir bijuši reizes, kad bija bijis jānesā mēnesi. Mīļais. Bet tur nav tā, ka tie mikrobi, man liekas, viņas ir viena tieši dēļ tā, ka tie mikrobi savairojas. Es domāju, ka tas ir mārketings. Bet kāpēc? Kādā veidā mēnešu lētas atšķirās no dienas lētas? Lai viss dara vienu to pašu. Es saprotu, ka nesāt dienas lētas nedēļu, bet... Ir nācies mēnesis. Kāpēc tu vienkārši nenopērc mēnešu lētas? Tas dārgas. Es, piemēram, esmu nopirkt veselu paciņu ar dienas lēcām, kurā man ir 30 pāri, par 60 eiro. Vai arī mēnešu lētas par 30 eiro mēnesī. Es negribu ieguldīties savā veselībā tik ļoti. Mīļais. Varbūt tāpēc tev ir mīnus 5, jau cik tur. Tas ir iedzīmts. Manai mammai ir mīnus 7. Oh my God. Ko tu darīsi, kad tu paliksi akls? Es nebūšu akls, tāpēc, ka tad, kad es būšu sapelnījis savu lielo puišu naudu,
lielo pieaugušā pušu naudu, es aiziešu uztaisīšu operāciju. Tu gribi taisīt operāciju? Bet tu zini, ka tev tā operācija arī viņu var neļaut taisīt, jo tu esi sabojājis kaut ko tur atsājot tās vienas. Jā, tā arī ir. Jā. Un ļoti daudziem cilvēkiem ir side efekti pēc tās, kad acis, piemēram, ir sausleka, jāpilina acīs. Tas jau nav tāds fixed wonder, tā kā thing. Nezinu. Bet mīļais, viens vecs mēnesis. Tā ir mana romiešu impērija. Tu guli arī viņām par nakti? Nē, šausmas. Nē, es nebrīnītos. Tas ir briesmīgi. Aiziet ar lēcām acīs gulēt? Nē. Bet dienas lēcas mēnesis? Labi, ok. Vienkārši komentāros paģģojam vēl. Bišķi. Protams. Jā. Okay. Tātad, jauna nedēļa, jauna nobīde. Mēs esam izdzīvojuši straight vīriešu. Santa. Es tieši domāju par to. Tagad pats. Jūs domājat, ka vienkārši vienas dienas ir tā kā plānākas un mazākas? Es pērku tādas, kurās ir augstāks ūdens līmenis iekšā. Tā nozīmē, ka tu mēnešu beigās nedēļas neko ar viņām? Ka viņas jau ir tā kā nodelušas? Netaču. Es viņas lieku arī šķidrumā, es viņas kopju, es viņas tīru. Daru to, es atceros, kā man stāstīja, ka katru dienu ir jānomaina lētu šķidrumiņš. Un lēts. Gadījumā. Tā kā tu paņem rokā, iepilini lētu šķidrumiņu, tad viņu pamasē, lai atbrīvotu tās olbaltumvielas un proteīnus, kas ir virsū. Jā, tev acis ražo olbaltumvielas un proteīnus. Oh my god. Olbaltumvielas. Olbaltumvielas. Jā, bet šis ir interesants. Tiešām es nezināju šādu faktu. Jā. Tas nav tas lēcas. Es esmu 2 reizes dzīvē mēģinājusi. Vienreiz man bija kaut kādas tās lielās, kas āziešana ir populāri, tādas, ko tur rozā. Parasti tikai krāsas, bet vienreiz man bija arī tādas, kas ir ar to mīnus 0,5, kāda man vajadzēja tajā laikā, un viņas arī bija zilas, tā kā man citāds krāsa. Bet, es tieši gribēju teikt, tu to tādā viņa, ka tev būtu zilās atsvērt. Jā, man bija tāds. Viņas arī bija vienas dienas, es viņas ieliku vienreiz, also vajadzēja kādu pusstundu, lai viņas ieliku, un, protams, man liekas 2 stundas, lai viņas izņemtu ārā, jo izņemt viņu... Dēļ? Toreiz man nebija negu, man vienkārši, es nevaru tā pa savu acuru uzšķēties, man ir tāds, Bet man vienīgais, kāds dienā to es viņām redzēju ļoti labi tālumā, bet tūmā man bija šī miglainas izbija. Man bija tāds, kaut kas not adding up. Jā. Un tad viņas es pēc neliku, jo man bija tāds, tās ir dienas lācas, un es viņas vairs neizmantošu. Protams. Bet izties klūs, man ir bildi Instagramā ar zilām acīm, tā kā bija worth it. Mēs viņu uzliksim šeit kaut kur? Viņi ir vēl? Ir. Okay. Man tad vēl bija blondi mati izbalnāti. Skaistā meitene ar blondiem matiem un zilām acīm. Don't put thoughts into her head. Don't clear now. Oh, you see me crying rivers in my storm. Vajadzētu izlasīt, ko šis par to dzied. Try to make me another believer. Tas ir vienīgais vārds, ko es atpazīstu tajā piedāvājumā. Preachers. Bet ko viņš saka, bridges vai preachers? Preachers. Lūdzēji. Jā. Kam viņš lūdz? Everyone is defending their preachers. Vai viņš ir budists? Es gribētu teikt, ka viņš ir spirituāls. Jā. Tic augstākam spēkam. Jo viņam tomēr bija iekāpu vilci. Pareizi, jā, viņš kāp uz Varanasi. Ko tu ēd? Es domāju, ka mums vispār vajadzētu izdot kaut kādu nobīdes cover. Viņa kaut ko baigi laizīt tur. Mums vajadzētu izdot nobīdes cover albumu. Ko viņi izdarīs? Ko mums izdarīs Guntas Račs? Iesūsies tiesā par copyright? Nē, bet tas ir covers. Coverus drīkst. Es samaksāšu Laipai vai kas tā Akalā vai kam tur bija jāmaksā to 1 eiro. Mēs varam uztaisīt cover albumu. Katram 3 dziesmas. Un iedomājies, man būs Heartbeat viena no viņiem. Jā, man būs tā. Bet es gribu... You are married. Man jāatdzīja kurtizāņu ugunskurs. Jā. Bet... Un kādas zviedru valodas dziesmu, Ziemassvētku zviedru valodas dziesmas varētu. Bet es neesmu iemācījies zviedru valodā nevienu dziesmu. Tu neesi klusu nakt zviedru valodā? Tu neesi... Tāds ir Sims. Jā, labi, cik mēs... Betty's dog. So good. Cīs valodas bez zviedru valodas. Tikko es ar citu biju Fetīs dog. Jā, bija traknā otrdiena. Jā, pirms nedēļas. Un ko viņi tie? Ēd semlas. Un Latvijā var nopirkt semlas. Kas ir semlas? Semlas ir tādas
Kardamomu pulciņas. Kardamomu pulciņas, kurās iekšā ir tāda pasta, tāds krēms, kurš ir sajaukts vēl ar mandelēm kopā. Feties dog. Feties dog. Feties dog. Jā, traknā. Fiat tease dog. Labi, mēs esam izdzīvojuši straight vīriešu uzbrukumu TikTokām. That's crazy. Again. Jā, atkal. Un tas tagad tas ir populārākais podcasts. Populārākais TikToks mūsu page, mūsu lapā. Man patīk, ka tur bija kaut kāds komentārs, ka mēs tur esam neglīti un mums jānomirst visiem. Ja? Un es atbildēju uz viņu kaut ko tādu, inicijējot to, ka es esmu aizvainot. Ja? Un kāds cits cilvēks atbildēja, tie Gen Z, tādas sniegpārsliņas. Ko man vienkārši... Tu man nomirsti? Es jūtos aizvainot. Tu esi sniegpārsliņa? What the fuck? Es nevaru tos straight vīrieši. Also, neviens no viņiem uz to sēju nepateiktu. Neviens, nekad. Protams. Un par ko viņa aizvainot? Par to, ka tava ome teica? Par to, ka kādam ir... Man šeit tas ir vīrietim lielākais Bet kāds ir iespējams, ka vīrieša lielākais aizskārums ir komentāri par viņa pincīti? Jā. Un. Vienkārši par to, ka citiem, ja vietam ir biezi mati, viņam ir liels krāns. Es jūtos aizvainots. Jā. Un, ja par to būtu runājuši tas podcasts, ja? Viss smietos. Nothing. Neviens komentārs. Visi būtu, jā, veči! Jā, aiziet! Tā ir, man liels matamais! Tā ir, jā! Jū, es taču viņiem runāju par šito tieši. Jā, tagad 3 meitenes un 1 gejs par to runā. Jūs visi esat neglīti un nomirstēt. Tu nekad neesat vīrieti, kāpēc runā par to? Man tur bija daudz komentāru, Ome for the streets. Ome for the streets, tas bija. Jā, also, es specifišķi, mana Ome apprecēja man Opi, kad viņai bija 18 gadi. Viņiem bija pirmais dēls tad jau. Tur bija kaut kāds komentārs. Un viņi ir kopā 60 gadus. Tur bija kaut kāds, man liekas, kad Omi jaunībā padalās, bija kaut kāds tā līdzīgs. Jā. Who asked? Vai tavam Opim bija biezi mati? Jā. Oi. Tad tā tiešām īsta dzīves mācība. Bez meliem. Es domāju, ka tāpēc viņi to teica. Oh my God. Labi. Bet interesanti, vēl pabeidzot šo, interesanti, ka tad, kad tie TikTok kļūst viral, viņi kļūst viral starp straight. Jā, tas ir interesanti. Tā kā kāpēc tajā segmentā? Nobīdi for girls, gays and days. Jā. Nu, labi. Bet tā arī ir. Tā kā es paskatījos Spotify, klausās 83% sievietes. Un kādi 2-3%? 2-3% non-binary. Also, paldies ikvienam, kurš noklausījās mūsu epizodi YouTube iepriekšējo ar Lauru, tāpēc, ka jūs tā labi nopelnījāt naudiņu nobīdēji ar 31 reklāmu. Mēs atvainojamies. Jā, atvainojamies. Kāds notika? Nē, es tiešām liku iekšā un tā kā vienmēr uzspiež tā, ka jā, monetizācija jā. Un vienmēr pirms tam ir bijuši tā kā 3-4 reklāmas. Tāpēc jā, es pat nepārskatu. Jā. Tu vari iet manuāli, bet arī pašiem esam automātiski. Un tas dzird no Letīcijas draugiem komentārus, ka esot bijis pa daudz. Es tajā brīdī sapratu, ka ok, nu samierinieties. Nu tā kā dažas reklāmas tā kā nekas nav. 31 reklāmas. Tas podcasts bija stundu, ik pēc 2 minūtēm. Jā, ik pēc 5 minūtēm, jā. bija reklāmas. Tas ir insane. Nu, tas arī noņēma. Bet tā ir pelnošākā epizode. Paldies, Laurai, arī. Jā, paldies, Laurai. Jā, paldies, Laurai. Also, shoutouts Justīnai. Un arī shoutouts Laurai. Un Lāsmas draudzene. Kādai Lāsmas draudzenei? Kas ir Lāsmas? Tu ieliki Lauras draudzenei. Es ieliku kvadrātbiksim. Kā viņas sauca kvadrātbiksis? Kaut kāds bikses. Īsbikses? Šarlote. Šaurbikses? Šaurbikse, laikam bija. Jā? Bet es ieliku, tā kā bija pašās beigās parādījies pa visu ekrānu tāds. Jā. Bet labi, Letīcija, kas ir par šo mēnesi noticis? Par šīm 4 nedēļām, kopš mēs pēdējais runājām par aktualitātēm. Tūlīt, let me pull up. Sapratu, cik interesanti. Mēs tieši pirms podcastu runājām, ka mums ir low battery day. Nav. Kaut kā. Mēs jau, protams, lights, camera, action. Jā. Lights, camera, action. Gotta work. Gotta make tomēr atēkušos darbiņu esam. Jā. Tas ir tā kā toreiz, ka mēs ar Arturu nerunājām dzīvē. Jā. Mēs nerunājām. Un sākās podcasts.
nothing. Jā. Tā kā best friends again. Profesionāli. Un beidzās podkāsts? Klusums. Jā, klusums. Gājām mājās. Klusumā. Nu, vispār, neviens vārds. Mums bija nevis līdz pieturai, bet mums bija jāiet līdz tā ir pieturēks pie operas. Mēs gājām klusumā, mums bija tur jāgaida kāds 10 minūtes. Jā, kaut kas tāds. Mēs nerunājām. Vispār nerunājām. Jā, stāvējām. Jā. Oh my God. So, dzīve ir teātris. Mēs esam profesionāli. Un jūs nekad nepateiktu, kur tā epizoda bija. Jā. Jo mēs esam profesionāli. Mēs esam, jā. Wow. Bet labi, moving on. Es vienkārši ātri pierakstīju kaut ko. Ko jūs domājat par vīriešiem, kuri nesās sieviešu somijas? Nevis tā kā vīrieši, kuri nesās sieviešu somiņas, bet vīrieši, kuri nes savas sievietes somiņu. Labdien! Jā, es domāju, kādam tas ir jādara. Jā, kādam tas ir tieši tā, kā mums ir jādara. Nē, bet padomā, es specifiska situācija, kāpēc man ienāca šis prātā. Ja? Sieviete ar vīrieti brauc. Tie parasti ir jauni cilvēki, es pat teiktu. Es nesaucu viņus par sievietēm, vīriešiem vēl es teiktu puiši un meitenes. Tad šīs puisis un meitene brauc tramvajā, un puisim ir meitenes somiņa, bet tā ir tāda maza rokas somiņa. Nu, tur nevar būt iekšā nekas tāds, kas būtu smags. Kāpēc? Ko nevar ielikt kabatās? Jā, vai rokās? Jā. Kāpēc Dievs, nevar man ir nērti zeķis, nevar koncentrēties. Kāpēc viņa ņēma to somiņu vispār līdzi, lai viņš viņu nesētu? Un es bieži redzu šādas situācijas. Es saprotu lielu somu, kur ir kaut kādi smagi produkti. Jā, labi, lai lielais vīrietis to nes. Protams, arī sieviete to var nest. Bet kāpēc bieži šie vīrieši nes šo sieviešu mazās somiņas? Tad šoreiz tu aizstāvi vīriešus, ka viņam to nevajadzētu darīt. Ja sieviete paņēmusi līdz to somiņu, tad viņai pašai ir jānes? Kāpēc viņa nes? Kāpēc viņa viņu paņēmusi? Kāpēc viņa nenes pati? Jā. Santa, vai tev nav kaut kas komentējums par šajā? Jā, ka tev ir maza somiņa, kur tie dod Artūram, jo tev nav, kur viņu likt, jo tu gribi. Somiņā paši nē. Es saprotu, ka tā ir liela soma, pēc viņš nāk no darba, un viņš tur nezinu. Atbrauc man pretī, un mēs okajam, tad viss makes sense, jā, ka viņš nes to somu, jo tur nezinu. Tā kā, jā. Bet mazo somiņu. Un es diezgan bieži esmu redzējis, jā. Un tas izsās. Jo tā kā maza somiņa ir daļa no mana outfita, tā kā. Tā jau ir, tāpēc, ka man tā somiņa ir, tā kā, it's my outfit. Jā. Zinu, kāpēc, lai viņš tā kā nestu man somiņu. Es ļoti bieži esmu jauniešos novērojuši šo fenomenu. Tāpēc man, varbūt, ja jūs zinat atbildat komentāros man šo jautājumu. Es saprotu, Valentīnai īpaši pamanīju to, ka tad, kad pārīši bija kaut kur ārā staigājās, vīrietis bija tas, kurš nesa tās puķis, kas bija uzdāvinātas. Arī, jā. Kas likās arī tā interesanti. Tev ir uzdāvināts puķis, bet tu dod atpakaļ. Tas džentlmenis. Gentleman. Jā, es nezinu. Paņem kaut kādu... Paņem kaut kādu citību, iemet iekšā, kamēr jūs staigājat kaut kur, nezinu. Kaut kur noliec. Nē, tādā gadījumā. Es zinu, ka Kristiāna Gramtiņa citība uztur kā tādas pārvietojumās grimētavas. Viņa kaut kādā vienā podkāstā viņš to stāstīja, ka tad, kad viņai vajag ātri pārģērbties vai ātri uzkrāsoties, viņa paņem citību, sakrāsojas un atstāja. Nekur neatbrauc. Tas ir smart. Jā. Es nezinu, vai pārģērbties tur vajag ērti ir, bet... Jā. Vēl, jā. Tas arī pie šī vienkārši tāds pārdomas. Bet varbūt jums skatītāji, klausītāji, ir kaut kas komentējis. Jā, varbūt jums ir bijušas dāmas situācijas, kur jums ir maza somiņa un jūs viņu atdodat savam partnerim. Jā. Vienkārši, lai panes. Varbūt. Un viņi brauca tramvajā. Un tā meitene sēdēja, un tas puisis, viņš tā kā iekāpa ar viņu. Viņam bija tā somiņa. Viņš viņu nedeva viņai, kamēr viņa sēž. Viņu turēja, kamēr viņa arī sēž. Bet tas puisis vīrietis, viņš bija tāds, tā nebija viņa somiņa. Labi. Viņam tieši bija tāds, lai mana meitene nesnesu viņas somiņu. Turpinot ar faktu lietām, man bija kind of sexual assault karnevālā mākslas akadēmijas. Jā, bija mākslas akadēmijas karnevālā. Bija fun, man patika, es biju uz Fiņķa koncertu. Kopumā man nebija, viņa telefonī skatās uz durvīm, bet man nebija kopumā daudz laika, lai pārģērbtos un saģērbtos par kaut ko fun. Bija vienkārši basic outfits, bet man ļoti patika, bija good vibes, un es tur tiku bez maksas, tāpēc bija forši. Jo bija ļoti dārgas biļetes, bija kaut kādi 50 eiro biļeti. Oh, wow. Jā, tas ir tas, kas man attur no karnevāla. Ka es samaksāju to lielo naudu. Pat ja es esmu kultūras akadēmijas students, man tā kā sanāk lētāk, bet tāpat es samaksāju tādu naudu. Nē, tur noteikti ir fun. Es domāju, tev un tavam dzīves stilam tur būtu more fun kā manam dzīves stilam. Jā. Bet turpinot pie mana assaulta, mēs ejam
tikko iekšā karnevālā, novilkām drēbes, ejam iekšā pirmajā telpā. Es ieju tajā telpā, un man tagad būs jāskatās jums video, lai jūs redzētu, kas notika. Man pretī nāk vīrietis, un viņš tāds... Tāds pretīgs vīrietis, viņš tā kā nāk ar savām rokām, un viņš vienkārši pienāk man tuvu, viņš kā apņem manu vidukli, un ar visu ar savām rokām viņš kā nelaiž mani prom. Oh my God. Un es vienkārši sāku bēgt prom, un viņš pieskrien man, un viņš sāk to pašu darīt, man draudzē Paulē, un neviens apkārt neko nedara. Neviens apkārt neko nedara, visi vienkārši skatās. Tur daudz cilvēku, neviens neko nedara, visi vienkārši skatās, kā viņš. Neviens vīrietis, kas tur apkārt, neviens viņam neko nesaka. Un viņš turpina mums tā kā ķert kaut kādu minūti, sekundi tur apkārt. Un beigās kāds viņu savāca un lika viņam aiziet prom. Bet tam vīrietim viņš nebija saģērbies. Nu, tajā karnevālā visi saģērbušies par kaut ko. Viņš bija kaut kāds basic drēbēs, viņš jau izskatās kaut kāds strādnieka. Vienkārši basic vīriešu drēbēs, viņam izskatās kaut 55. So fucking creepy. Es pat neatceros izdzēst no atmiņas, bet viņš kaut ko arī teica. Ko tur meitenes. Un kurš viņam dod? Padancošanu kaut kā? Varbūt. Padancosi. Varbūt, jā. Es neatceros. Viņš kā pieskārās manam dibenam un visam. Ļoti pretīgi. Es pēc tam ilgi par to domāju tajā dienā. Jā. Indeed. Vai ne? Es vienkārši sen nekas tāds nebija noticis. Pēdējais notika ar man tajā radu pasākumā, kur vīrietis man iekniep dibenā. Nākamā lieta. Santa, es nezinu, kāpēc tev patīk putnu spēle. Spēlēs sestdien. Kinda hated it. I love putnu spēli. Es biju ļoti excited, jo es no taviem storiem biju iesagādājusi sev ļoti augstas ekspektācijas par šo spēli. Spēles pārnoties saucās. Mēs spēlējām, tā kā, mēs bijām 6 cilvēki, bet mēs spēlējām 3 komandās. Nu, pa 2. Nebija nekad spēlējis to spēli. Es nezinu, man likās garlaicīgi. Bet tu arī domāji kādu stratēģiju? Es īsti neredzēju jēgu domāt stratēģiju šai spēlē, jo man patīk spēlēs, ka es varu ieriept citam laikam. Jā. Un šajā spēlē tu īsti to nevar izdarīt. Man tāds sajūta bija. Nu, tie ir tieši ļoti liela stratēģijas spēle. Tev ir tā kā jāizdomā, kā tu dabūt ar tiem, ja tu ir ierobežots gājienu skaits, un kā tu ierobežotu gājienu skaitā var dabūt maksimāli daudz punktus. Viņš var iet tā, ka tu vari uzvarēt. Nu, varbūt pirmajā spēlē vienkārši. Bet viņu ir ļoti grūti saprast, ka pirmajā spēlē man tāds what the fuck. Tā kā es nesapratu. Bet tagad es reāli 20 plus reizes spēlēju. Oh my God. Viņa ir kaut kāds 70 minūtes. Es zinu. Viņa arī maksā daudz. Jā, 60 eiro. Jā. Pirku pati? Pasūtīju Voltiņā, bet tas pirku pati? Nepirku pati. Nē, es pirku pati, pasūtīju Voltiņā viņu. Mēs vakarā gribējām ļoti viņu spēlēt, un es pasūtīju Voltā. Tur pasūtīju galda spēli arī. Bet jā. Kaut man tavu dzīvi. Un tur ir... Voltā pasūtīt galda spēles. So fun. Un tur ir ļoti liela stratēģija, un to tā kā ir daudz dažādi veidi, kādu route tu vari iet, lai tu tā kā uzvarētu. Jā, man ļoti patīk. Varbūt es dotu vēlreiz iespēju, bet vienkārši man priekš pirmās reizes bija lielākas ekspektācijas. Nē, ir ļoti confusing. Es domāju, ka man bija tāds, ka es nesaprotu, kā man tāds. Jā, man arī bija. Man ļoti ilgi pielicis, ko nozīmē tā barība, tās olas, tad vēl tie kauliņi. Tur ļoti daudz lietas. Tu vari ļoti daudz izvēles, ko tu darīt. Es aizmirsu to vārdu, ko es gribēju teikt. Komponentes. Ļoti daudz komponentes. Jā. Nākamais ir tas ir arī pēdējais. Es varbūt kaut ko esmu aizmirsus, pēc vienkārši papildināšu, ja būšu vēlāk pie jūsu, ja jūs atgādināsiet kaut ko mēs esam darījuši kopā. Bet man ir kaut kāds raudamais. Man ir raudamais uznācis. Un es nezinu, tāpēc, ka man iepriekš nāca mēnešais vai man kaut kāda hormona trako, bet es vienu dienu redzēju suni ar 3 kājām un gājis. Tādu gaišu brūnu? Nu, gaišu, es teiktu vairāk. Viņš nebija brūns. Bet, nedaudz lielāks kā Džimba. Jā, bet viņš bija gaišs, viņš bija tā kā labradors. Nu, ne labradors, bet tādā krāsā kā labradors. Man šeit vakar viņu redzēju. Es viņu redzēju pie Nacionālā teātra. Jā, tas bija tas pats noteikti. Jā, es viņu redzēju, un es vienkārši nevarēju ieiet darbā, jo es raudāju. Es stāvēju ārā un vienkārši raudāju. Tad es strādāju Ukrainas atbalsta pasākumos sestdien ar darbu, un es tur jau iznosu Ropīti vienu, kurš jau 2. gadu bija nācis uz plakātu darbnīcu. Viņš vienkārši atnāca, viņš palīdzēja visiem glaznot plakātus, un viņš tāds Ropīts.
Viņš man rādīja selfijas, ko viņš bija taisījis. Viņš bija saģērbies, viņam bija dzeltens džemperīts un zila šallīts. Viņš bija taisījis selfijas, viņš man rādīja viņus, un viņš bija so cute. Un es arī par to tajā dienā raudāju. Man viņš tagad tūlīt raudās. Jā, viņš man stāstīja. Viņš man stāstīja, man bija tāds kā mols, kā klājas savu kodu lūpās, un pēc tam es aizgāju uz tolīti un paraudāju. Un tad trešā lieta, par ko man bija lielākais raudamais, es nosījos to seriālu One Day, ko visi skatās Netflixā. Es nezinu, vai esat redzējuši. Tik tā kā bija par to, tā kā you shouldn't watch it, kaut kas tāds. Jā, un pirmā sērijas bija chill. Pēdējās divas, pēdējā sērijā, man bija bail, ka tu nāks man glābs kaut ko. Es tā raudāju, es jums parādīšu. Vai atkal tā bija tā kursa darba iesniegšanas bilde? Nē, bakalaura iesniegšanas? Nē. Tā kā, I was dying. I was really dying, es ielikušu bildes, bet man bīrās ar visu sēriju, un es nezinu, kas man notiek. Es visu laiku raudu. Arī kaut kādām mazām lietām man darbā kāds kaut ko pasaka labu, sliktu, pat ne par mani, vienkārši kaut ko overall. Man visu laiku gribas raudāt. Tajos Ukrainas pasākumos sestdien bija Ukrainas vēstniecībā, Ukrainas vēstnieks teica runu par Ukrainu. Visi sēž normāli, tur ir Egils Levits, ko svarīgi cilvēki. Visi sēž, es vienkārši kožu šādi sēžu, jo man vienkārši pirst asaras. Es nezinu, ko man darīt. Jā, tā. Nu. Bet es neraudu tā kā, tad, protams, pa džimbu. Skatos džimbu, bet dažreiz crying. Vienā vakarā viņi man ieritnājās plakus. Es vienkārši raudāju, crying. Jā. Tas arī viss. Un kaut kas ar tiem hormoniem? Kaut kas nav ar tiem hormoniem, jā. Kaut kas nav. Labi. PMS varbūt tas vienkārši bija ilgs, bet jā. Tagad arī, ja es gribētu, es varētu skatīties džimbu un sākt raudāt. Labi, vai mums ir Letīcijas petīcija? Bet ir žēl. Yeah, please put those fingers away. Labi. Mama petīcija būtu aizvākt seksistiskus, homofobiskus vīriešus prom no TikTok. Ok, jā. Jā. Giving it all. Jā. Ok, paldies. Lūdzu, vienmēr laipni. Nu, Santa. Kāds man ir bijis februārs? Viņš pagājis diezgan spārnoti. Spārnoti? Jā, mēs to spēlējām vienkārši pie mana brāļa un viņas sievas. Svētdien mums bija spēļu vakars. Vienu dienu mums bija tāds, oh my god. Tā kā mēs bijām dažu vīnu glāžu dziļumā, izspēlējām vienu reizi, gāja diezgan ilgi un bija tāds, tāda ķipa interesanta spēle, bet grūti. Tu esi padzēris bišķi vīnu, to grūti, domāt baigi tur. Un tad mēs sanājām, nākamdēļ atkal uzspēlēsim. Mēs esam spēļu vakaru. Ir trešdienas vakars, mēs sēžamās ar Arturu un tāds. Varētu spārnotos uzspēlēt. Baiglabā spēle. Mums bija skaidrā. Vienkārši skatīties. Darbdienas vakars kaut 7. Mums tāds baiglabā spēle. Varbūt vēl tā ir. Un vairs tur meklēju un sameklēju un pasūtīju randam. Kurš tā dara? Kurš ar Volt kurieru sūta savu fucking galdu spēli? Viņi maksāja kaut 60 eiro. Hashtag pirku pati 60 eiro. Jā. Bet also Brain Games, vai ne? Jā, bet Brain Games, please sponsor me, honestly, jo es mīlu galdu spēles. Bet jā, un mēs viņus spēlējām tajā vakarā 2 vai 3 reizes. Un saku, katra spēle ir kādu pusotru stundu. Viņi kā ilgi iet. Mēs spēlējām 2 vai 3 reizes, pamodāmies nākamajā rītā. Dienu sākām ar atkal 2 putniņu spēles. Tad bija darbs, tad kā vakars, atkal spēlējām kādas 3 partijas. Un tā vairākas dienas vienkārši spēlējām. I mean, good for you. Jā, honestly. Tiešām, good for you. Tiešām, jā. Nevis tu sēdi TikTokā vai es nezinu, skatāties seriāli, bet spēlēt vienkārši strateģiski spēlēt. Jā. So nice. That was nice. Tad vēl šis man bija tāds filmu mēnesis. Ja es nocījos 2. Tagad, vienkārši, kamēr vēl ir galda spēles, es pamanīju, ka pie Mūnikas nama Daile tagad ir kaut kāds galda spēļu, kaut kāds bārs, ne bārs, kaut kas tāds, kur tu vari aiziet un spēlēt jebkuru galda spēli. Es gribu tur aiziet. Gribu pamēģināt tur aiziet. Bet labi, tev bija ļoti filmu pilns.
Tāpēc, ka vienkārši es sākšu no otras puses. Man februārs bija tāds slimošanas mēnesis. Vienu nedēļu es biju saslimusi ar apaugstējusies, es sāku iet uz džimu, un tad es paskrēju zem kondiškas, un tam man bija lielais puņķis. Un tad es izsveļojos no tā, un tad es dabūju arī rotinieku. Džimbā. Bet par to rotovīru arī tā ir smieklīgi, jo es īstenībā šodien biju pie manikīra, un tur fonā gāja biza vaļā, kur ir Dāvis, kam pieder šī studija, pie kura mēs ierakstām. Šautauts Dāvim. Un viņš stāsta, ka viņš bija noķēris rotinieku. Un man galvā tieši tāds, jo bija tā, ka man boyfriendam pirmdienas vakarā bija sūdīgi. Viņš teica, veci pelmeņi, met ārā tos pelmeņus, pelmeņi nebija labi, krējums nebija labi. Es saku, tur derīguma termiņš ir, viņš saka, nē, met ārā, es nevaru redzēt tos pelmeņus, izmet ārā pelmeņus, izmet ārā, krējums atstāja, bet pelmeņus izmet ārā. Un viņš nākamajā dienā pamosts, un viņam ir temperatūra 3,8 un vieglas kājas, Vieglas kājas. Tu ātri skrien. Skrējamais. Jā. Skaidrs. Es nezināju, ka tāda Man liekas, ka viņam ir gripa, tests bija negatīvs, tad mēs domājam, ka viņš apēta kaut ko. Jo viņš ir vēl kaut kādā random kafejnīcā kaut ko tur bija. Es domāju, ka jau kāds vēdravīja, tā kā saindējas ar ēdienu. Un man bija pilnīgi fajns, atnāca tur uz to nobīdi, mēs ierakstījām iepriekšējo epizodu, man bija tāds viss čiki puki. Nākamajā rītā man arī pašai bija vieglas kājas. Un tad es domāju, varbūt es nezinu, vai es kaut kā aplipināju varbūt arī nē. Man liekas, ka ja tas ir, tas rotovīrus epidēmija ir, viņi vienkārši, jā, maybe es nezinu, vai viņa bērns ir bērnu dārzā. Es domāju, ka ne, viņš, es nezinu, man nav nejauks. Labi. Bet bērni ir tādi jūtīgi. Ar Arturu arī būtu bijis. Man viss bija labi. Nē, man kaut kas bija, bet šitie nedēļā. Jo es zinu, kas vēl ir interesanti. Un es pēc tam pagāju kaut 2 dienas, un es rakstu tā kā brāļa sievā. Viņa tāda, jums vēdravīrus? Mums arī visiem. Un visai manai familijai Jelgava arī bija. Un tas, ka mans brālis no darba, tad viņš bija pirmdien darbā, atnāca mājās no darba uzreiz vēdravīrus. Bet tā kā bija arī pagājusi nedēļa, un viņam nebija pielipis, un tad bija pagājusā nedēļa, un mēs gājām pie viņam svētdienā uz spēļu vakaru, un viņas sievai arī nebija nekas pielipis. Tikai pēc tās svētdienas, pirmdienā, otrdienā. Ne, bet man nebija vēdravīrus, es vienkārši saslimu. Jā. Ar geju slimību. To neizārstēs. Jā. Un tāpēc mēs daudz laika pavadījām mājās, vai spēlēt putniņu spēli un skatīties filmas. Un pie Circling Back to filmas nostājos beidzot to Trust Me, Darling, tā viņa sauca? Don't worry, darling. Don't worry, Don't worry, darling. Un man ļoti patika, un es pat īstenībā, jo es sākumā rādīju, tā kā piedāvāju filmu samākšanā, viņam ir tāds, ka viņš ir īsts filmu kritiķis. Viņam vajag tādas labas, kvalitatīvas filmas. Reti, kad es varu kaut kādu romkām iesmērēt viņiem nostīties. Un viņš skatās uz to IMDb vērtējumu. Viņam bija kaut kāds 6 kaut ko, man liekas. Viņa neskaitās laba filma. Jā, viņš tāds, un tad aktīvi viņš tāds, nezinu. Bet man īstenībā ļoti patika. Un man liekas, viņa bija ļoti kvalitāte. Un es domāju, ja viņai nebūtu bijis tā drāma, kas notika, viņai būtu bijis pat labāks reitings. Jo tur ir ļoti labs plots. Man tieši patīk tādas, man ļoti patīk gan tas, kur Da Vinci tēlo. Leonardo? Jā, kur Da Vinci? Jā, DiCaprio, viņš tēlo tajā Inceptionā. Jā, man patīk tāds Inceptions, Matrix, man ļoti patīk tāda veida filmas. Un man ļoti patika arī šī, bija tāds labs, bešām ļoti patika. Un ir tāds smuki kadri tur bija, un kaut kas līdzīgs, man bija tāds, wow. Florence Pugh, tā kā galvenā tā sieviete. Labā, bet man liekas, ka Harijs bija nedaudz bēd. Kā bija dažs veids, kur bija tāds, cringe. Jā. Tie īpašajās beigās, kur viņš kliedza. Jā, man ir pišķiņi būs, ka viņš tajā in real life iztieps kaut kādu slapjas žurkas. Jā, visā filmā es biju patīkami pārsteigts. Es negaidīju, ka tas būs kaut kas tik labs. Un vēl es nostījos Saltburn. Beidzot, ļoti labi. Un es viņu tā nebūtu skatījis. Mums vienkārši kolēģiem, mums visiem darbām bija kopistiskais kinosejans. Randam darbdienā 2 mēs gājām uz Saltburn Forum Cinemās. Ļoti interesanti. Forum Cinemās, viņi rāda tomēr. Jā. Un man liekas, tāda ļoti interesanta filma izvēle, kā priekš tāda korporatīvā pasākuma, kur visu kolēģiem. Jūs bijat izpirkuši zāli? Vai? Nē, mums kaut kā bija uzņēmumā bija kaut kas, tad bija Forum Cinemas agrāk, un tad viņi mums tā kā, nezinu, izdāvināt to filmu, kaut kas samīdzīgs. Un es nebiju par filmu neko nezināju. Neko nezināju? Tev nekas nerādījās pat Murder Dance Floor? Nē, es zinu, ka tas bija populāri, nezināju, kas ir tās filmas. What?
Bet neko nezinu. Manā TikTokā. Man liekas, tev vajag sākt reklamēt sevi tā kā, ka you're late to the game. Tu esi Instagram Reels mūsu draugu grupām. Internet Explorer. Jā, bet manā Farubuģā nekas nenāk. Tā kā, es zinu, ka tā filma eksistē, es zinu, ka viņi ir, bet man bet nevienā no taviem 3 Instagram TikTok kontiem nekas nerādījās? TikTok konti? Jā. Santa Buša, Santi Baby. Tur nav tāds. Labi, un Lady Inky. Lady Inky rādās tikai kaķi. Santi Baby rādās tikai kaut kādi vloginedēji, kaut kā tādu veidu. Un manā rādās, es nezinu, kaut kas manā rādās, honestly, manā rādās tikai Taylor Swift un pašlaik Sad Hamster. Kas ir Sad Hamster? Tu nezini, kas ir Sad Hamster? Tur, ko tu pašķir, un tad tu tā kā tāds mazs kāmīts ar to, ko... Jā. Tā besīts trends. This is like Sad Male Sad Hamster, jā. Besī. Love it. Šeit darbā uztaisīju pašu klientiem arī Sad Hamster. Labi, Saltburn, jā. Un es skatos... Un man pat kolēģi, kas man sēja blakus, jau bija redzējis to filmu, un viņas laiks smējās par manām reakcijām. Viņš bija tāds... Kaut kas man tāds, nē. Vai citas lietas, viņš kaut kas normāli pretīgs, tā ka viņš... Vai arī tā, ka viņš ēda sarkano pudiņu. Nosauksim to tā. Un man vienkārši bija tāds, nē. Vai arī gan vanna, gan arī... Kaps. Un man vienkārši bija tāds, what the fuck? I knew nothing. Bet tā arī ļoti skaista filma. Ļoti skaista filma. Jā, patiešām. Tā kā... 10 no 10. Un mēs vēl runājam, ka vēl pretīgi bija tā, nevis pašu beigu aina, bet tur, kur tas galvenais varonis bija uz tās mātes, izvilk ārā trubi. Jā, tas bija tāds. Un arī beigās, kas interesantā krāniņa deja. Nosauksim to tā. Jā, it was so fun. Jo viņi filmas vidū bija ietīzojuši viņa krāniņu, tā ka viņi tie pļavā bija plika, un tad beigās... Jā, un tad es saprotu, ka tu tā filma visur tagad skan, jo Artūrs visu laiku mājās klausās to dziesmu non-stop. Viņš bija redzējis? Nē, Saltburn, nē. Viņš klausās to dziesmu un vēl tās dziesmas coveru. Jā, tam Otis kaut kas. Es dziedu to coveru, jo es man māc justīm iebrauks, es jau parādīju šī labo dziesmu, un jākal viņu uzslāc man tāds. Tā putniņu spēle un tā dziesma, I'm done. Tas bija tās februāris. Tas bija mans februāris, basically. Vēlas mājas, es mēģināju uztaisīt rāmenu. Un pirmais pasūtīja barboru arī. Tāpēc, ka man bija skrējumais, es negribēju nekur braukt uz veikalu, pasūtīju barboru, pasūtīju tur miso pastu. Un es mājās pats savu rāmeni. Īsmā diezgan viegli. Daudzāk nekā es to domāju izdarīt. Un tad vēl man ir mans PCOS updates. PCOS update! Jo es 2. februārī gāju pie endokrinoloģes. Ko? Es vienkārši ļoti excited par tavu veselību. Par manu PCOS. Oh my god! Vai vīriešiem būtu PCOS? Nē, politisko olnīcu sindroms. Bet ir vīrieši, kuriem var būt olnīcas tālāk. Tur varbūt arī... I don't know. Anyway, viņa arī man teica faktiski, gan to pašu konkrētu ginekoloģiju, kad vajag galvenais ir dzīvesveids, vajag daudz fiziskas aktivitātes, vajag pareizo ēdienu. Man tās izšķīvja principi, tajā sociālajās zinībās, ko trešajā klasītē. 50% salāti. Jā. Un tad ir bišķiņ tie ugļhidrāti un olbaltumvielas. Bet viņam sasīja, ka tā kā, ja tu eju uz džimu, kad ļoti labi tu tieši ar muskuļus kaut kādus tādus viņiem stāv, jo es nekad nebiju muskuļiem, neko tur, nezinu, man nav tāds, es neesmu gym bro, un man nav tāds, uzkačāšu tur, ikrus kājām. Bet cilvēkiem neliek, ka muskuļi ātrāk pārstrādā to cukuru, Glukozi, jā. Ātrāk glukozi pārstrādā, un tāpēc tas arī ir man labāk, jo tieši man ir tā insulīna rezistence. Kas man liekas interesanti. Un tā viņa man līdzrakstīja zāles, neatceros, kā viņas sauc, bet viņas dzer gan cilvēki, kuriem ir cukurdiabēts, gan arī cilvēki, kuriem ir PCOS, bet mazākā devā. Jo tās zāles palīdz manam ķermenim pārstrādāt to glukozi enerģijā. Jo man ar to ir problēmas, ka man tā kā tur ir problēma. Un kad viņam pastāst man par tām zālēm, jautāja, vai es gribu pamēģināt, man tāds, pirmkārt, ko es zinu? Ko es zinu? Un tagad teica, vienīgais viņas tā kā iedarbojas caur zarnām, jo tā ir tāds, ko tu dzer visu laiku. Un viņas teica, ka viņas iedarbojas caur zarnām, un ka pirmās 2 nedēļas varbūt tā, kad ir kaut kāds
Arī vieglas kājas vienmēr sakot. Un man tāds tas vēl tas rotinieks. Cik cilvēks var dirst? Patiešām. Cik var? Preach. Tā kā Jančukiņam negāja viegli februārī. Tas gan Jancītim nebija viegli. Oi, tā kā visa laba baktērijas. Tās baktērijas jāģiet. Bet, es varam arī pustabletu dzert un tad pāriet uz pilnu tabletu. Un tad es vienā dienā man arī likās, ka es gultu un izpietiršu, bet beigās nepietiršu. Bija tikai fake news. Bet to nedēļu arī darbu negāju, jo tā kā es vienkārši iegooglēju tās zāles. Tik to kā uzrakstīju, skaties, ko cits saka, tur bija komentāri, if you wanna shit your pants, take this medicine. Un man tāds, un es negribu piedirst bikses, tā kā, es vienkārši negribu. Bet ko darīji, vai tu iegādājies kādu? Pamperi? Nevis pamperi, bet tos, zini, ko liek arī apakšā, tās vatas. Jā, tas vatas paklājiņš. Nē, es vienkārši mājās pavītu pirmā nedēļa, jo es nezināju, kā būs. Nebija tik traki. Okay. Bija tas adars tāds sensitīvs, tā kā. Sanāc, kā tu esi ielaist? Biksē? Nē, paldies Dievam, nē. Man liekas, ka vīrieši kā biksēs, to be honest. Bet saku, vienu vakaru man bija tā, ka es biju gultā, un tā kā man vēders tā kaut kā sarāvās, un man bija tā, ka visu nedēļu mans Jančukiņš bija sasprincināts. Viņš bija sasprincināts. Jā, nu tomēr kaut kas viņš bija sasprincināts, un šo ieviļoju, ko man beigš tāds... Un tā kā tur sasprincināts bija, no vieniem mācu skrien stoli, un tāds aiztīko piedirš gulti, bet nepiedirš beigās. Tā kā tāds bija mans februārs. Jā, bet tagad jau dzeru lielo devu tām zālēm. Un, jā, tā kā tas. Un mans fun fact. Ir, kad Austrālija ir platāka par mēnesi. Good for them. Jā. Nor the condensation. Nīvā. Jums rādās tik kā tā Austrālieta, kas ir Latvieta? Nē. Tad es nestāstīšu. Varbūt, es nezinu. Laikam, ka nē. Ok, tā. Nu par mani. Cik mēs par ierakstām? Tavs mīļākais temats. Jā, runāju par mani. Jā. Man gan kaut kādi notikumi notika, bet īsti tur nekas, kas bija uz Silent Disco. Nekas interesants bija vienkārši Silent Disco. Nav pat novērojumi, kā tikai tas, ka tur ir tagad tu jau zini, kur ir restaurēts. Oh. Jā, un tagad tu jau zini, kur ir angāri savienoti. Jā, un tur iziet, tev jāiet ārā, lai tu aiziet tu jau zini, kur tur tagad ir skatuve. Ļoti stili, un tur tagad ir ļoti foršas toaletes. Ļoti daudz. Tātad, pirmkārt, ļoti daudz stols. Ļoti daudz stāvs. Nevis tā kā ir angārā, kur ir cik kaut kādas 4 stāvs. Tur ir kādi noteikti 10. Tātad, un tīras. Un tad nevis tā kā ir pagaidām, jā. Bet tur ir tā, ka nevis ir pods, bet ir tikai poda apakšā. Un tas nozīmē, tā kā noskalošana ir ar pogu sienām. Ziniet, ir tā kā lielveikalos. Ir lielā poga un mazā poga. Tur arī tāda ir. Šitās te ir viena milzīga gara izlietne, tāda industriāla. Bet tad tā kā... Vai tu esi bijis Zefīra toaletēs? Nē, es esmu bijis Zefīrā, bet ne toaletēs. Tur es ļoti interesanti, viņas ir tik tālu. Tur ir tā kā lielveikala toaletes. Jā, tur ir gaiteni, huge ass toaletes ir, jā. Bet bija forši. Kārlis Čilkuts man atpazina. Šautats Kārlim Čilkutam. Viņu pazīsti? Viņš vienkārši ir ielīdzis virsā. Iespējams, jā. Love him. Jā, tā kā es kaut ko stāvēju, viņš man pēdējās nomuguris un tā maigi pieskārās. Un ko viņš teica tev? Viņš teica, čau, man prieks tev redzēt. Pirms mēs tur runājuši kādreiz? Jā. Kā jūs tur runājat? Vispār es Instagramā lieku katru reizi, kad es redzu, ka viņš dīdžeju, es lieku Instagramā to, kā viņš dīdžeju un rakstu klāt, es mīlu Kārli Čilkutu. Of course. So, man bija taisnība. Jā. Tad mēs pirms tam vēl saskrējāmies Openerī pagājušajā gadā. Kaut kur vēl mēs šeit esam runājuši. Vai tas viss sākās ar Silent Disco? Iespējams, jā. Pēc tam es arī viņam nesu dzērienu. Jā, jo viņš paprasīja publiski, tā kā austiņās, lai kāds viņam atnes kausā aperolu. Un es arī piegāju pie bārbiem, bija tas Kārlim Čilkutam aperolu kausā. Un tad kausā? Es saku, jā, viņš tā teica. Es gaidu uznesu uz skatuves, viņš man sapračoja. Pēc, ka viņš negrib to glāzi, kas tas tā kā feminine aperolu. Iespējams, jā, bet tas ir tā kā tās lielā, viņi uztaisīja tādā lielā alus pudelē. Wow. Fui glāzēm.
Tas bija pēc tam nākamajā dienā. Mēs braucām uz Āgenskalnu tirgu, kur mums bija brančs. Es ļoti gribēju to pankūku. Bija labi, viņi ir labi. Es gribu to adžāru. Hačapuri, domā? Hačapuri ir vienkārši pankūku, kurā iekšā ir sieras. Tas adžāru ir tas, tā laiviņa ar sieru un olu pa vidu. Man kāds tas viss ir hačapuri. Nē, tas ir adžāru, jā. Tur es mēģināju salāpīt savu pohu un es piedzēros no 3 maliņiem, no 3 ķiršaliņiem un es ielku storiju par to, kuram vajadzēja vispār būt close friendos, bet tagad es pamanīju, ka to es ielku lielajā storijā un bija pa vēlu. Damage has been done. Kas tā kā notika slikts? Nē, nenotika nekas slikts. Es tā kā pazemoju sevi. Man jau mamma vienmēr, viņa visu laiku man saka to, ka lai es beidzu likt Instagramā storijas, kuras visu laiku dzeru, jo izskatās, ka es esmu alkoholiķis. Jo tā arī ir. Es lieku storijas tikai tad, kad es dzeru. Upsī. Bet Āgenskalna tirgus. Kā jums garšo tās olīves? Arturs nedalības. Man vairāk negaršo nekā garšo. Wow, nopietni. Kaut kas man nepatika viņās. Jā. Kaut kas, varbūt tur bija pārāk daudz tādas, kuras bija mīkstas un nebija labas. Tas nav patīkami, jā. Ūdeņas kaut kā viņiem pilgu ārā tas stāv. Jo viņas cerētu, ka var arī visas skārdenē nopirkt, kā mazu puņģu. Bet es tieši domāju, ka varbūt būtu labāk, ja viņas varētu nopirkt. Jā, tur viņas tādas cietākas ir bišķiņi. Man, protams, garšienas viņas tā kā ēstu vēl, bet es viņas laikam, es tā nerautos, lai pirktu viņas. Jā. Nebija, es teiktu, bet jā, īstenībā šitās nebija tik labas, jo es arī tieši mājās viņas iet, man bija tāds, ja dzēs tā, ka viņas noēdu tā kā uzreiz, šās bija tāds, kad tie bloģiņi viņas vēl ir un tev tāds. Jā, man bija pārāk daudz vienkārši šās mīkstās. Man bija vēl, kad es trāpīšu tādu slikto. Jā. Nē, es nopirku tos, kā sauc, alus darītavu to. Malduguns alu. Un saka, atcerējos to, ka lūdzu beidziet dzert kraftalu, jo pēc tam ir viegls vēders, viegls kājas. Čausmas. Visu laiku sagriezās vēders. Visu laiku ir viegls kājas. Tas ir the bottom line. Tā kā visu laiku kādam ir viegls kājas. Okay. Sen nav bijis. Oi, nepiemīnī. Bet jā, man ir, es esmu sācis dzert vitamīnus, will keep you updated. Es nopirku kaut kādus, noteikti nē, jo uzturbagātinātāja lietošana neaizstāv veselīgu uzturu. Veselīgu un sabalansētu uzturu. Jā, tieši tā. Bet, šobrīd nopirku kaut kādus manpower. Es nezinu, tur viss kaut kāda vitamīna iekšā, tā jau redzēs, kā būs. Un man ir dažas pārdomas. Viens ir pierakstījis. Šo es ejot uz ielas pierakstīju. Uz ielas domāju par to, ka vai es nopiržos, kādam ir siltuma kamera, kurā var redzēt, ka es nopiržos. Tā kā ik pa laikam uz ielas palaižu kādu balodīti. Vai mēs vienreiz bijām tramvajā un tu nopirdies? Nē, ne tā. Nē, tagad tas ir cilvēkiem, protams, ka nē. Es braucu ar tramvaju un spēks vienreiz pēc pirmdieniem. Nē, es ilgi. Nē, bet es domāju par to, ka es stāvu uz ielas, vai es esmu uz ielas, nevienam nepamanu, palaižu kādu balodīti ārā, lai palido. Man vienmēr ir bail, ka kādam būs tā siltuma kamera, kur būs pagriezta pēc cilvēku. Es nezinu. Un tad jo siltuma kamerā ir iespējams redzēt, kā es tevis vienkārši tāds silts mākonītis. Es nezinu, vai ir bail, ka kādam būs tās brilles, ar kurām var redzēt siltumu, un man būs tas bļā. Jo parasti tāds cilvēks staigā pie lām, ne? Ar siltuma kamerām. Nezinu. Ļoti iracionāls bailes. Interesanti. Un arī uz ielas stāvot, domāju, cik humbling ir ēst uz ielas stāvot kājās. Tas ir tā kā šausmīgi. Man vienmēr tā kā es kauns. Man kauns, ka es tā daru. Jā, es skatos, kas skatās uz mani. Tad vēl, tagad tā kā es esmu sācis vairāk staigāt, kur 4. diena, jo mūsu darbā ir soļu izaicinājums. Es nonācu vēlreiz pēc secinājuma, ka mīlu Rīgu. Un tepat blakus esmu pierakstījis arī mīlu sviestu. Šodien ēdu saskāpēzīti ar sviestu, tādu kārtīgu sviestu kārtu. Un domāju, Dievs, kāds mīlu sviestu. Tad man ir pierakstīts, Volt Kurjeri ir fucking dama, McDonald's. Tas ir mans stāsts. Bet tas ir arī mans stāsts. Jo mums abiem šī mēneša laikā notika tas, ka no McDonald's atbrauc ēdiens, kurus vienkārši izgājas dzērienu pa visu maisu. Un man jau bija 2 reizes tā, ka es nesu šo maisu augšā un no manis pil. Un tā kā pēc tam pa visu kāpņu telpu ir tādas mazas pilītes. Man bija tā, ka es pat nevarēju uznest. Jā. Man viņš bija vienkārši soaking wet un viss pēc ēdienas bija kolā. Bet vispār man arī februārī, bija bijis ar Bolt kurjeriem. Ar visādi Boltu kā Boltu. Protams. Man beisi ārā, jo arī tie diena, kad mēs skatījāmies to
Don't you worry, darling. Trust me, darling. Trust me, darling. Mēs pēc pasūtam pizzas, tā kā kaut kāds inčīgas vietas. Un tā kā Voltā daudz, kas jau bija cieta, un mēs labi ņemsim boltu. Boltu. Un pasūtam. Es sāku visam līdzi jau izņemt skuriešu pizzas. Un tad viņš brauc uz kaut kādu citu punktu. Tad vēl kaut kur brauc. Un es tā kā, man tās, viņš reāli tos pizzas, viņš kādām 25 minūtēm izņēma, viņš joprojām centrā kaut kur braukām. Kāds fucking sakars. Un tā kā, un man tāds, ja tas būtu Volts, es vēl tam uzrakstītu uzreiz, tā kā, jo Volts supports uzreiz atbild, instantly atbild. Jā, Bolts, kā mēs rakstīšu? Kā mēs rakstīšu? Robotam. No one cares. Un es biju tik pēcam, ja uzrakstīju tā kā sūt to bad review. Nothing. Volta, man besī. Tā bija vienreiz, un tā arī bija otrais, kad es tam kaut ko sūtīju. Atkal no Bolta, nevis Volta, jo Boltā bija lētāk piegāde. Un atkal, tu skaties, kā tas ēdiens ceļo apkārt par Rīgu, man tāds fuck. Tāpēc mēģinu sūtīt no Volta, ja man jāsūt. Es atcerējos, ko es vēl gribēju pastāstīt arī sakrā šo. Man bija tas bad experience ar to Volta kurjeru, un es gribēju tajā dienā uzrakstīt atsauksmi arī, bet es biju ļoti nogurusi, un es aizmigu, un es to atsauksmi uzrakstīju kaut kādos 2 naktī, kad es piecēlos. Un es viņu rakstu, un es viņu nosūtu, un es izlasu, ka esmu uzrakstījis nevis, ka man izgāza coke all over me, bet kad I got come all over me. No! Girl! No! Viņu atlaida jau tagad, tā kā tas no, my God, sexual assault. And I opened the bag and the cum was spilling all over me. And I got it all over the carpet and our laptop. No, not the cum. Ko tu atbildēji? Ak, Dievs, Letīcija, man ļoti žēl, ka šādi ir noticis. Viņam parasti tāda atbild. Augstāk biju tā kā uzrakstījis, ka tas ir drink vai coke or something. Bet tā pēdējā rindkopa bija tas I got come all over me. Damn. Jā. Un mans pēdējais jaunums ir tas, ko es nepastāstīju iepriekšējā reizē, bet es pastāstīju Letīcijai, viņa teica, ka šo ir jāpastāst no bīdēja par to, ka manas nedienas ar Tinderi. Jā, tā tad ar visiem maniem priekiem, ka es visu laiku tur mainu savu dzimumu un es izklaidēju Tinderī. Tinderis man ir shadowbanoja. Dīvaini. Jā, tas nozīmē, ka shadowbanošana nozīmē to, ka pirmkārt man rādās tikai visu laiku 6 vienu to paši profili. Visu laiku, katru dienu tie paši. Man nerādās, tā kā man nenāk jauni meči, un es nevaru izdzēst kontu. Jā. Un es sapratu, ka es varbūt vienkārši uztaisīšu jaunu kontu, bet katrs Tinder konts ir piesaistīts telefona numuram. Jā, un tu nevari. Jā, un es nevaru. Tāpēc, ko es izdarīju? Nopirku jaunu simkarti? Nopirku jaunu simkarti par kaut kādu €20 LMT. Tagad man ir jauns telefona numurs, kurš ieliks manā vecajā telefonā. Pārģistrēju savu visu kontu, izdzēsu visu informāciju, pārģistrēju visu kontu, izdzēsu visus mečus. Un tagad man atkal ir jauns profils. Nav tā. Vai tu atkal pieļauj tās pašas kļūdas? Nē, pagaidām es vēl neesmu izklaidējies straight vīriešu pusēm. Neesmu. Interesanti. Ja nebija tā, ka man nobloķēja Tinderī for no fucking reason. Tāpēc, ka tu esi influencer. Un man bija tāds, man bija tāds arī, es redzēju, kāds bija paņēmis tavas bildes un es fake profilu Tinderī. Un man tāds, jā, es. Un tā kā arī, tur arī ar support Tinderim sākas, jo tu nevar vienkārši uzrakstīt, hei, viņiem ir pohuj. Hak Dievs, cancel Tinder. Jā. Un cancel Bolt. Lūk, tā kā tā. Labi, mēs ierakstām gandrīz jau stundu, tāpēc ir laiks manam snackam. Mana mīļākā daļa šajos podkastos ir snack. Šodien, kad iegāju, man nebija daudz laika. Daudz laika, jo es nekavēju, bet nesanāca ilgi stāvēt pie šī Snackoland veikala plauktiem un domāt par snacku. Tāpēc paņēmu pirmo, kas man likās interesanti. Pastījos, un es domāju, what? Un tas, ko es jums šodien prezentēju, ir čipsi ar gurķu garšu. Marinātu gurķu? Jā, Lejas kartupeļu čipsi ar gurķu garšu. Šeit ir kartupeļu mīlēti. Visās par svaigiem gurķiem. Augu eļļa, kukurūzas cieta, gurķu garšas vielas. Aspartāms nebija kaut kas super... Spicy? Nevis spicy, bet kaut kas neveselīgs. Cukurs, krāstvielas, satur soju un glutēnu. Fenalanīna avots. Ko tas nozīmē? Izcelsmes valsts Ķīna. Wow. Bet Lejas čipsiem bija tā, ka bērnībā viņiem bija viena brīdī marinātu gurķu garša arī. Bet izskatās, ka šie būs laikam svaigu. Jā, izstāstās par svaigiem. Bet kas šitais par Pringles pakaļdarinājumu? Vai nē? Vai Pringles varbūt pieder? Lejas? Es nezinu, bet smieklīgs ir tas logo, ka tur ir Lejas un 2 hieroglifi.
Šeit ir padomājuši par to. Oh my god, love that. Wait. Šis ir interesanti. Kāpēc viņš ir tāds šis dod kartupeļu plāksnītes plus Pringles plus parastie čipsi. Mēs man šo patīkam. Un bail bišķiņ. Okay, cheers. Cheers. Tas tāpēc guļķiem. Bet garšīgi. Viņam tā tekstūra arī citādāk. Viņi ir tā kā... Viņi arī ir no tās kukurūzas cietas, ne? Viņi ir saldi, jā. Viņi ir, jā. Viņi nav kā čips no kartupeļiem, bet man liekas tāpat kā Pringles no kukurūzas. Un šeit ir no kartupeļu miltiem. Un šeit ir citons kā biekšā. Why? Wow. Bet interesanti. Bet man garšo. Tā svaigi. Jā. 3,99 nav. Nē. Man liekas, ka skaņa tādu salātus. Tā kā. Viņi garšo bez salātiem. Jā, man reāli garšo. Šis kā healthy legend viņus jādod. Un tāds, jā, salāta gurķītes. Jā, tur vēl bija kaut kādi Minecraft čipsi, bet tos es laikam negribēju ņemt. Tur bija kaut kāds weird stew rakstīts virsū. Atstāšu vēlākam, lai jūs nenoēdat. Mēs noēstu, jo to atstāt. Jā. Likšu apakaļ savā ņemīmaišiņā. Bet tā ir, es dodu 9. Jā, 9. Jā. Jā, bet 4 eiro. Bet 4 eiro. Nu, lūk, labi. Par šodienas kaut kādu to kopējo tēmu runājot, mēs izdomājam, ka varētu parunāt par jaunību, draudzību. Es atvainojos, man bija šī jāpastrādā, bet es ātri. Bet jūs runājat, neņemiet man vērā. Labi. Bet es padomāju par to, ka mēs šobrīd esam savā 20 gadu vidiņā. Mid-20s. Jā, mums ir 24, būs 25. Mēs esam vēl mūsu early 20s. Early 20s, bet īstenībā mēs tuvojamies. Nesaka tā. Bet īstenībā 30 nav tālu. 30 tiešām nav tālu. Un ik pa laikam komunicēt ar kaut kādiem vecākiem cilvēkiem, kuriem jau paliek 30. Es domāju, wow. Jā, 18 bija tālāk nekā 30. Oh my god, 18 ir tālāk nekā 30. Jā. Oh, padomā par to. Es negribu mēs esam old parts. Bet lūk, bet pirmais ir, ko es izdomāju, ko varētu parunāt, ir pirmais, kas ir labākais par būšanu šajā vecumā? Ja salīdzinām tātad laiku skolā, 18 gadi līdz 18 gadiem, un kaut kādas mūsu, nevis ilūzijas, bet kaut kāda mūsu izpratne par tādu pieaugušo dzīvi, savu vecāku dzīvi. Kas ir labākais ar šo periodu? Es teiktu tas, ka tu esi finansiāli patstāvīgs. Kā kurš? Arī jā. True, bet tagad, kad tev ir mid-20s, tu jau esi tas beidzis skolu. Ja mēs tādu standartu, man liekas, tas pabeidzis skolu, tas beidzis augstskolu, tu strādā savā kaut kādā corporate jobā, kaut kādā savā tajā darbā. Un man liekas, visvairāk tas, ka tu esi tev nav, mums personīgi, lielai daļai grupas cilvēku šajā vecuma kategorijā. Tad tu pelni savu naudu, tu vari darīt ar viņu, ko tu gribi. Tu vari iet, tu vari darīt, ko tu gribi, tev nav tādas atbildības lielas, tev nav kādi daudz mazi bērni, tev nav jādomā, tev nav jārūpēs par tiem, citiem jau ir bērni, bet es domāju, in general, tev nav bērni, tev nav tas, tu vari vienkārši pelnīt savu naudu, tērēt savu naudu, baudīt savu dzīvi, darīt, ko tu vēlies. Tev nav ne skola, vienkārši čilot, darīt, ko tu gribi trulī. Tiešām ir tādu, lai gan tagad ir daudz mazāks adminlīns, tādā ziņā, ka tu zini, ka tev par to naudu ir arī jāizdzīvo, un ka tev ir jāpēd pašam, un jāizmazgā drēbes pašam, un jāsmaksā īre pašam, un Nav vairs tā kā vecāka apdzināt, bet to tieši nāk tā brīvība. Es tieši teiktu, ka šis ir tas periods, kur tu drīksti vēl visu tā mēģināt vēl saprast. Figure it out. Un tu vari primāri domāt arī nav tā, ka tu nevari notriekt to naudu, ja tu tur bērniem iedod kāpēc naudas skola. Tu pats vari notriekt, pats stulbi man, pēc tam, tu pats vienkārši vari eksperimentēt. Man liekas, šis ir tas laiks, ka tu vari izdomāt un pārdomāt, kas tu vari, jebkurā dzīves brīdī var pārdomāt, kad gribi ko citu pamēģināt, bet šis ir tieši tas laiks, ka tu vari pamēģināt vienu lietu, nepatīk pamēģināt kaut ko citu, kad tev nav tāda atbildība, tu vari vairāk izmēģināt visu kaut ko. Man gan es nezinu, vai es neatceros, kāds bija jautājums, bet vienkārši radās. Kas ir labākais būt, kad tu esi labākais, jo man ir kaut kas ir sliktākais. Tas ir otrs jautājums. Jā. Vai ir kaut kas vēl pie labākā? Nē, mēs varam vienkārši šo spēlēties, kas ir labākais, sliktākais šajā periodā.
Man liekas, ka tas, kas ir. Es nezinu, vai tas ir sliktākais, bet vienkārši tā ir sajūta, ko es jūtu. Ka es uzlaiku jūtos vēl kā bērns, bet es esmu pieaugušu cilvēku situācijās. Es nezinu, vai tas ir man kaut kāda trauma no iepriekšējām dzīves pieredzēm, bet tagad, kad es strādāju nopietnā vietā, kur pieņem nopietnus lēmumus, es strādāju tiešām lielā vietā. Ja. Bet es sēžu šajos mītīgos un vienmēr tāds, I'm just a baby. I have no money, I'm just a baby. I don't know these things. Bet tad, kad man kaut ko pajautā, es atbildu kā pieaudzis cilvēks. Mēs arī bieži esam runājuši par šo šeit, bet man ir tas imposter sindroms, ka es ārēji izskatos kā tāds savākts pieaudzis cilvēks, bet atnāk mājās iekšēji un I am just a baby. Es nevarētu rūpēties tagad par bērnu. Es nevarētu dzīvot tādu pieaugušu dzīvi, kā dzīvoju mani vecāki manā vecumā. I am just a baby, bet esmu arī pieaugusi sieviete, kas strādā nopietnu darbu un dara nopietnas lietas, pieņem nopietnas lēmumus. Tas tiešām man šķiet tik interesanti, ka fokus par to, kas ir pieaudzis, mainās katru gadu. Yeah. Tagad tev ir 18, tev šķiet, tiem, kuriem jau ir 22, ir jau tā kā pieauguši, ir jau veci, viņi jau pabeiguši tūlīt ir augstskolu un tā kā viņi ir pieaugušie. Tagad, kad tev ir tūlīt jau 25, tāds Bet vai nav tā arī, ka Covid kaut ko bišķi tā kā izbojāja? Tā kā, ka mums ir cits perception par jaunību un vecumu un kaut kādiem gadiem. Man vispār liekas, ka Covids, es gribētu redzēt to paralēlo pasauli, kāda būtu mana dzīve, ja nebūtu bijis Covids, jo man bija tādi plāni. Es tagad nevaru jums tā pinpointot. Tu būtu bijis Harry Styles koncertā. Es būtu bijis Harry Styles koncertā, pirmkārt tas būtu kā change my life forever. Bet, es nezinu. Kaut kas notika un kaut kas mainījās. Mums tas tik ļoti daudz neietekmē, kā varbūt tiem, kam bija tikko palicis 18. Varbūt. Bet tāpat tā ietekmē jūtama, man liekas. Jā. Pats man bija kaut kāda doma, kuras tikko palaid garām. Gribēju melot. Netaču. Es teiktu, ka man visgrūtākā lieta vispār manos 20, tā kā in my 20s, sākot jau no šīs kaut kādiem no Covid laika, bija tas, ka es domāju, ka daudz runājis, ka vienmēr dzīvē to vidusskolu, tos mērķis ir pabeigt vidusskolu, domāt, ko tu studēsi, tas ka kaut kas mērķis, tas tu esi tā kā gluži rāmī, bet tu zini, ko tu dari. Tu zini, kāpēc tu to dari un ko tu dari. Tam tu studē, tos mērķis rūstīt to bakalauru, lai labsim, dabūt darbu. Un tad pienāk tas laiks, ka tev ir tāds, ko tālāk, ko man darīt. Un ja tu vari pieņemt, tu vari pieņemt kādu lēmumu, tu redzi, ko tu gribi. Bet ja tu nezini, ko tu gribi, kas ir mana problēma, es nezinu, kur es gribu redzēt sev pēc 5 gadiem. Man citu dienu liekas, es gribu darīt tā, nē, es gribu pilnīgi tā, kaut ko tādu, un es nezinu, ko es gribu. Un tas ir tas, kas man personīgi, jo arī šis ir tas laiks, kad pēc citiem bijušiem klasbiedriem ir jau tur vīrs, bērni, citi tur dzīvo pie vecākiem, tās ļoti dažāds laika periods. Un tu skaties uz citiem, ka viņi tur izmācījies par ārstu, viņš tāds, izstāsta, ka tas cilvēks cik zina, ko viņš grib, un viņš iet pēc tā, ko viņš grib. Un man tāds, es nezinu, ko es gribu darīt ar šo dzīvi, man nav ne jausmas, bet tā dzīve jau noteikti, viņa ir tagad. Jā. Es domāju par kaut kādu sarežģītību. Tad man šķiet, es esmu pa dzīves slinks cilvēks. Un tad, kad man kaut kas ir, kaut kur man jāpiespiež kaut kas darīt, tad uzreiz man tāds, Bet tas ir kaut kas tāds, pie kā man jāstrādā. Un kāpēc es saku, ir tāpēc, ka tad, kad tu esi skolā vai tad, kad tu esi universitātē, tev cilvēki apkārt ir visu laiku. Tev nav jāpiespiež sevi vai kaut kādā veidā jāpacenšas, lai satiktos šiem cilvēkiem, lai pavadītu kopā laiku, jo jūs esat jau spiesti darīt lietas kopā. Mācīties, pildīt mājasdarbus, darīt projektus un tā tālāk. Tagad beidzas skola. Tad tev ir jāsāk vairāk par to domāt, vairāk censties, satikties un tā tālāk, jo tas vairs nav visu laiku. Un es pie tā ļoti pieredu, ka tev visu laiku ir cilvēki apkārt. Un, ka visu laiku tā draugu grupiņa visu laiku blakus, katru dienu. Un tad viens brīdis, kad nav vairs katru dienu blakus. Un tas tāds mans struggles, par ko es domāju daudz par to, kā darīt, ko darīt. Kā piespiest sevi censties vēl vairāk citu cilvēku dēļ, lai saglabātu to sajūtu. Piespiest sevi, tas tā negatīvi. Tas ir jādara obligāti. Bet tā es to nedomāju. Nē. Tas bija tā kā. Es nezinu, bet tas nav negatīvā. Jā. Bet šis laiks vispār nāk arī ar runu par bērniem.
Visu laiku pie omas jābrauc, pie vecākiem jābrauc, kad būs bērni. Vakar tieši bija pie vectāva, man jautāja, kad būs bērni, kad es precēšos, visu pārējo man tāds. Kas es gribētu, lai man ir kaut kāds teen pregnancy, tā kā. Teen pregnancy. What do you mean, ka man būs bērni, tā kā. Jā, bet jums ir kaut kāds, kas tas ir, vai ir kaut kāds pints ielikts? Ja tur 32, jau jābūt 2. Man ir īstenībā, tu tā kā went from, es gribu 12 bērnus līdz, es negribu nevienu bērnu. Bet, es pieaugu, es gribētu bērnus daudz, bet es tieši domāju, ka on my 30s, tā būs tā kā tas vairāk 30-nieks, tas vecuma periods. Bet kam ir jānotiek? Piemēram, tev, Santai, kāda ir ideālā pasaule, kurā tu, piemēram, tagad varētu? Lai man tagad būtu bērni? Jā. Pirmais būtu finansiāli pietiekami stabila bērniem. Man liekas, tas pirmais aspekts. Es gribu, lai mani bērni uzaug tā, ka viņiem nebūtu jāuztrauc par kaut ko tādu, viņiem nebūtu tā, ka viņi kaut ko grib un ka viņi nevar dabūt. Protams, finansiāla lieta par to, lai, un arī es gribētu, lai man pieder īpašums. Manā gadījumā tā būtu māja, jo es pat esmu augus kaut kādā random pasaules nostūrī. Un man tā kā ļoti bērnībā tas to, ka es vienkārši visu dienu skraidu ārā par kaut kādu pļavu un tā kā kaut ko fucking pēdu gliemežus. Tāpēc es gribētu, lai maniem bērniem būtu tāds experience. Un es gribētu loģiski arī vīru, lai man būtu tāds klasisks, tāds ģimenes modelis. Santa's boyfriend, make a move. Make a move. Jā. Es laikam varu piekrist Santai, lielos vilcienos, jā. Jo es vienkārši nejūtos šobrīd arī psiholoģiski tā, ka es varētu dot visu to, kas bērnam ir vajadzīgs. Man liekas, man vajadzētu iziet cauri sev, un man vajadzētu partneri, kurš grib bērnus un ir gatavs tikpat ļoti, cik es būtu gatava, vai pat vairāk. Es nevarētu vienu to izdarīt. Man vajadzētu kādu, kas tiešām ir normāls cilvēks. Un man arī tā finansiālā stabilitāte ir ļoti, ļoti svarīga. Jo es nevis tāpēc, lai es varētu izlutināt viņus vai kaut kā tā, bet lai es vienkārši, man nav jābūt nenormāli rich, bet ir jābūt stabili, lai es varētu nodrošināt visu, kas ir nepieciešams. Ja viņiem vajag kaut kādas medical things, ja vajag, jebko, lai es viņiem varu hobijus visus nodrošināt un tā tālāk. Jā. Jo es savu dzīvi jau esmu tā zemapziņā jau samierinājies par to, ka, ja es gribēšu bērnu, tad tam būs jābūt tādam, tad tā būs vēl tāda, tas man nāks vēl daudz sarežģītāk, kā tas ir, piemēram, heteroseksuāliem pāriem. Jā, bet, bet tas tā, bet es kaut kā, ar visu šo es esmu jau samierinājies, ka varbūt man pašam bērni nebūs, bet es zinu, ka tā kā... Mēs varam pamēģināt. Jo. Bet es zinu, ka es varētu būt foršs tētis. Tā kā, jā, es saku skaļi, ka tev bail, bet es laikam gribētu palikt, es gribētu palikt tikai krūtais onkulis. Kas ir tas vienkārši onkulis, who is fun, kurš dzīvo mysterious life, un viens nesaprot, kāpēc viņam nav ne sievas, ne bērnu. Bet visiem tāds, jā, bet tas ir šartūriņš. Jā. Un tad, kad tevis nav klāt, visiem tāds, viņš jau. Mēs jau zinām, kas viņš ir. Mēs jau zinām, jā. Bet tādā ideālā pasaulē es domāju, ka tā kā es gribētu sev tādu vienu meitiņu. Vai vienu dēliņu. Bet tu būtu single dad? Tu redzi sevi kā single parent? Nē, jā, man arī vajadzētu partneri, kurš dala. Bet arī es nezinu, kā tas ir. Man šobrīd esmu tādā dzīves stadijā, ka, piemēram, man ļoti nepatīk bērni vecumā līdz 5 gadu vecumam. Es tiešām, ja varētu skipot, tā tad jāadoptē. Ja varētu skipot, easy. Jā, es arī gribēju vēl piebilst šim. Es negribu bērnus tādā domā, ka es negribu dzemdēt. Es nezinu, vai es gribu savus bērnus, bet es labprāt adoptētu bērnu. Tas ir tas, ko es gribētu darīt, jā. Tad gribētu dzemdēt tieši tās pieredzes dēļ, kas ir tā kā, kas nāk ar dzemdībām, iznāsāšanu. Jā, un man pēdējā laikā ir ļoti bail no tā pēkšņā nāves sindroma, kas bērniem ir. Es nezinu, vai jūs redzējāt, bet TikTokā bija tāda austrāliešu, viņi ir visi notuvējusies, viņi ir sejas tatvēji, viņi diezgan populāri TikTokā bija. Un viņa bija stāvoklī, un viņai piedzima, visi ļoti sekoja līdz tā pregnancy. Un tad viņai piedzima tas bērns, un viņš nodzīvoja kaut kāds 6 nedēļas, laikam, un viņš nomira. Šausmas. Tas ir ļoti... Tas nav, tur nav iemesls. Tur nav, jā. Viņi vienkārši... Tā arī sauc, jā. Vienkārši beidz ēpot un viss.
tādā veidā arī nomira tā mazā meitnīte, kuru tās Annas, pazudušās Annas meitiņa. Jā, un ļoti bieži tā nomirst bērni. Labi, bet no šī prom bija laulībām. Vai jūs būtu gatavi precēties tagad? Tagad tieši? Jā. Es neredzu, varbūt tas ir nepopulārs viedoklis, bet es neredzu laulības kā big thing. Tā kā man nebūtu problēma saprast un izšķirties. Man liekas, man nav tāda vērtība tam tik ļoti. Es pateicu cilvēkus, kam tā ir vērtība. Tā kā man nav, un I'm fine with that. Bet es varētu tā crazy iepazīties kādu vienā vakarā un nākamajā dienā precēties. Oh, wow. Vai es tieši vairāk domāju par kāzām par tādu, jo kāds ir ļoti expensive mūsdienās. Ļoti expensive. Es tieši domāju, ja es varu precēties. Un es gribētu tādas kādas, kur ir tā kā visi spēlē muzikanti, visi dejo. Man tik žēl, ka es neesmu bijis uz tādām nekad. Es neesmu bijis uz kāzām. Mīlu kāzas. Bet te pašā laikā tā viss tā nauda, ko visai ir kāzas, tā varētu būt kaut pirmā iemaksa tam īpašumam. Tas ir tas, par ko es bieži domāju, kad tas ir tāds expensive thing. Jūs arī, es gribētu apprecēties, bet es arī esmu pilnīgi ok, ja to iespaliekā vecpuļus. Tev būtu vēl dārgākas kāzas, ka jau nekā mums. Jā, visus vajadzētu lidināt ārā uz vietu, kur tas ir atļauts. Vai uz Igauniju. Pašiem. Tad jau nav jālido, tad jau ir Lux Express. Šī būtu mūsu reklāma. Paldies mūsu šodien sponsoram. Lux Express. Jā, ar kodu nobīde saņem 5 eiro atlaidi savam braucienam uz Tartu. Amazing. Bet es gribētu tādas, ziniet, tā gribētos tādas baptistu kāzas, bet tādā vaiba ziņā tāds hipsteru. Kur tā kā viss ir tādā sūnu zaļā, baigi brūnā krāsā, smuki uzrakstīni. Tu, piemēram, pie spoguļa, tu atrod, pie kura galda tu sēdi. Tev nenotiek nekas baznīcā, notiek kaut kur pļavā. Tas nav baptistu kāzas. Bet tās ir tāds baptistu influenceru kāzas. Piemēram, ir tā Līga Rīga, vai kurām pieder tā dizaina studija, Piparmēta, laikam. Viņām bija, varbūt. Bet gan visas kāzas, kuras bijis vienmēr tā, ka tu pieeja un tur ir tā milzīgais, pie kura galdiņa. Varbūt vienkārši jābrauc uz kāzām. Jo latviešu kāzas jau arī tā, ka vienmēr tur ir arī mičošanas un visi sēž viešu namā un gaida, kad brauks jaunais pāris. Un tad... Un ir tas specifiskais fonds. Jā. Un ielūgumu taisīt kanvā. Jā. Un ielikt aploksnītē, kurā virsū ir uzlikts vaska zīmoks. Kā kuram? Bet ir tas caurspīdīgais papīrs. Jā. Bāc. Tā reāli vajag uz kāzām. Man reāli vajag uz kāzām. Tas ir traki, ka tu neesi bijis. Bet man nav neviens, kas prec. Man bija viena draudzene, kur man uzaicināja uz kāzām, bet... Tu neaizgāji? Tāpēc, ka es biju uzaicināts tikai uz... baznīcu? Dievkalpojumu, jā. Oh, that's weird. Bet es nebiju uzaicināts uz recepšanu. What? Jā, es izdomāju, ka labāk, Weird, that's weird. Ko es tur domu baznīcā stāvēšu, skatīšos? Varbūt tu būtu aizgājis uz baznīcu, tu būtu parādījis sevi, ka tu esi labs arī viesis tālāk. Savā zilajā tajā uzvalciņā stāvēs to labvakar. Jā. Bet es tā dara, ka tu uzaicini cilvēkus baznīcu, bet neuzaicini uz tā kā after party. Weird. Jā, bet labi, es arī nepārdzīvoju. Nedaudz. Varbūt nedaudz, jā. Bet baznīca ir visgarlaicīgākā daļa. Tā sarakstīšanās visu. Ok, vēl atgriežamies apakaļ pie tur, kur mēs bijām. Kur tad? Jaunība, vidējā draudzība. Vidējā draudzība? Vidējā jaunība, es gribētu teikt. Vidējā draudzība. Vai jums ir kaut kas, what's next, career-wise? Kaut kāds, vai ir kāds nākamais punkts? Vai, jo, tā kā es gribu tiešām pamācīties to datoranalīzi un tā kā man gribās uz to pusi. Virzīties, neredzēs, kā būs, bet tas ir tas, kur es tevi redzu. Man gribās, lai tu virzies, es teikšu tā. Man gribās, jo tev ir potenciāls. Es negribu, lai viņu veistu to. Es tieši šodien, starp citu, zvanīju. Es mācos NVA kursos, mācos datoranalīzi un vizualizāciju un sapratu, ka to, kas ieberzos, jo tas, ko es tur mācos, ir vienkārši informātika 10. klasē. Kā uztaisīt average datiem? Kā uztaisīt bar graph? Privāts stundas. Jā, man vajag. Un tad šodien zvanīju uz NVA un es viņiem teicu, klausieties,
Es saprotu to, ka man ir pa viegli. Es burtiski šonadēļ pabeigšu. Tad nekas, jūs varat līdz aprīlim mācīties tālāk. Mēs varam vienkārši paņemt kaut ko jaunu, kaut ko citu, man nebūs par to jāmaksā. So that's nice. That's nice. Bet es saku, kā es gribu, jo lai arī es mīlu savu darbiņu operā, un es nezinu, kam būtu jānotiek tagad, lai es aizietu prom no turienes, jo ir ļoti labi un maksāt ir ok, un man tas darbs vispār tā kā nav nekādā veidā intelektuāli izaicinošs. Es gribēju teikt, vai tu esi izaicināts. Bet lūk, tas ir tas, kas man trūkst. Man gribas kaut kādu cieto riekstu, man gribas kaut ko, kaut kur palauzīt galvu, pastrādāt, es nezinu, kaut ko. To arī man bija tā mana karjeras krīze saistīta iespējams ar to, ka es jūtu, ka man vienkārši talanti nav novērtēti pietiekami operā ar manu šī brīdējo amatu. Bet es domāju, ka es esmu jauns, var pilnīgi pamācīties. Jo arī sapni par Zviedriju es neesmu atmetis, bet tas vienkārši tāds. Atstāsim to kā hobiju. Hobiju aizbraukt uz Zviedriju, parunāt zviedriski. Varbūt kaut kad aizbraukt tur nedēļu, nodzīvot nedēļu Zviedrijā. Bet es domāju, ka tev ir potenciāls strādāt ne operā, strādāt uzņēmumā, kur tu varētu strādāt kaut kādā nodaļā, kur regulāri brauc uz komandējumiem uz Zviedriju. Tā kā tev ir tas potenciāls, bet tu esi slinks. Jā. Tas ir to man arī jāsaka. Man ir jābeidz būt slinkam. Es domāju, tu varētu strādāt darbu, kur tu pelni 4000. Tev ir smadzenes tam. Tev vienkārši jāsnimās. Bet tur arī būtu jāstrādā. Ne, tur arī būtu jāstrādā. Tas gan, jo šobrīd es tiešām varu svilpot. Un kā silpot, kā cepuri kuldams, kaut kāds latviešu frazeoloģisms ir. Dzīvot cepuri kuldams. Svilpot cepuri kuldams. Jā, un nebūt ar pīpi pirmo reizi uz jumta. Vai jums ir kaut kas tālā nākotnē? Santa varbūt pabeigt maģistru? Sorry. Put me on blast. Nē, es kaut kad gribētu viņu pabeigt, bet tas man nav tāds, es pabeigšu maģistru. Man tāds, ka man kaut kad jau uznāks lūst, tad viņu pabeigšu. Bet par darbu... Galvenais, viņi neizmet ārā kaut kāds tos dokumentus. Es tieši ja toreiz jautāju par laiku, cik ilgi tas te, jo tas noteikti nebūtu nākamais, kad tas ir pēc pāris gadiem. Tad, jā, vai arī vēlāk. Bet viņi neteica konkrēti. Bet man ir 4-3 gadi. Bet man noteikti ir jāiegooglē šis, jo tas nav noteikti bezlimits. Tam noteikti ir kaut kādi līdz tur, nezinu, 3-4 gadi varētu būt. Man tieši šogad akadēmijā bija viens kurs, kurā mums pieslēdzās tāds vecis. Viņam bija kaut kādi 40 gadi. Viņš kaut kādā 2002. gadā sāka mācīties un nepabeidza. Un tagad, lai viņš varētu nokārtot savu maģistra darbu, viņam vajadzēja iziet vēl 3 kursus. Un viņš nāca ar mums klausījās. Es nezinu, kas ir notika. Tā bija mīka, man būs 50 gadi. Jā. Man būs tāds par influencer marketingu, es to maģistru iesāku rakstīt. Bet, zin kā, man aizvien vairāk un vairāk nāk tā atklāsme, ka es negribu būt tāda corporate girly. Man ļoti nepatīk. Es tieši atceros, ka, kad es sāku strādāt, es tieši strādāju Jelgavā vairāk, ko es darbos paralēli, un tie arī bija ļoti tādi creative, tādi, kad es pati varēju salikt to grafiku, kad viņi notiek. Un man patika, ka man bija tāds tur viens kaut kāds darbiņš projektiņš, cits darbiņš projektiņš. Ka tā kā man nebija tāds 9 to 5, kurš kā tur dienēju. Man ļoti patika tas, bet ar man tieši bija tāds, es pabeigšu augstskolu, man vajag tādu 9 to 5 stabilu, kad es eju uz office, kad esmu office girly un office airmans. Tā kā man ļoti gribējās kaut ko tam līdzīgu. Jā, bet tieši ar to nāk tā stabilitāte. Tu zini, ka tev būs regulāri ienākumi. Jā, protams, un tev ir tā stabilitāte, un tev ir stabilis režīms. Tu katru dienu celies, tajā vienā laikā tu ej uz to ofisu un tu strādā. Un es tā nostrādāju, cik jau laikam pusotrs gads bija līdz es sapratu, ka, labi, visu pēc gada sapratu, ka tas nav mans. Man nepatīk, man patiešām nepatīk. Man vajag manu brīvību, man vajag, kad es varu tā kā pati visu kaut ko darīt un tā tālāk, un tāpēc es paņēmu to puslodzi, te jau nāk augustā. Un, protams, kas mans labākais lēmums, un man ļoti, ļoti patīk. Un man patīk, ka man ir mana puslodze. Tas ir mans mazais tāds stabils, un tāds mazais stabilais. Katru mēnesi ienāks kaut kāds. Jā, bet man ļoti patīk tieši tas, kad man ir vairāk laiks maniem projektiem un kādiem citiem side darbiņiem un tādām lietām, un es vēl nākotnē gribētu vairāk attīstīt visādas tādas lietas, kaut pati savus projektus un kaut ko, nevis kā projekts, bet tādus projektus, ko es pati daru un tā tālāk, tas man ļoti patīk. Tad tu redzi sevi freelancā. Jā, vairāk tā. Jā. Tā kā vairāk, kad es... Ar visu to, kā attīstās sociālajie tīkli, es domāju, ka tā ir tikai reāla profesija.
Jā, tas piespēlēt visas kultūras. Droši. Es domāju, ka vēl vienu brīdi man pirms kaut kāda, pamāks bija vasaras sākumā, vēl bija tāds, jo es esmu arī, gan tagad sēdēju skolā, filmējuši kaut kādas skoliņas pasākumus viņiem, un kaut kad viņi tur mani noalgoja. Es par kaut kad īstenībā pagājušajā ziemā braucu Jelgavā teātrim taisīt projekcijas izrādēju, tur filmēt, kaut kādas tur melnbaltas rokas, kas tur radās izrādēju visur apkārt. Tā kā... Un man ļoti arī patīk tādas lietas. Un kaut kad man arī bija tāds, gribētu vairāk attīstīt vairāk kaut savu filmēšanu un montāžu tieši ne kā rīlu, TikTok stilā, bet kā filmēt, filmē. Okay. Jo man patīk arī tādas lietas darīt. Un es arī pat kādas filmējušas, man patīk. Kad es varu būt tāds multicilvēks, kas dara visādas vairākas lietas. Okay. Multimākslinieks. Tu būtu gatava operai taisīt TikTokus? Sure, protams. Jā. Okay. Ja es viņus pārliecināšu, ka mums vajag. Jums vajag. Man liekas, ka visiem vajag. Tā kā stila, man liekas, tā platforma, lai gan viņiem ir ilgu laiku, viņas stila joprojām aug, un arī dati katru gadu rāda, ka TikTokā aizvien vairāk un cilvēki. Un tagad, joprojām, tas brīdis Latvijā, ka TikTokā tas nav maksas kanāls. Tu nevari nopirkt reklāmu TikTokā. Tu vari to darīt citās Eiropas pilsētās Latvijā. Tas nav vēl. Varbūt, man liekas, es neesmu par lietu pārliecināta. Es zinu, ka kaut kur, man liekas, ka bija jau, bet Latvijā taču nav. Un tas nozīmē, ka nav kā Instagrams, kur tu scrollē, katrs trešais pats tev ir reklāma, un tāpēc arī tas algoritms nelaiž parasto saturu tik ļoti, jo pusi no satura viņiem ir atmaksātais saturs, kas viņiem ir jāparāda. Un man liekas ļoti interesanti, ka TikToks vienkārši ir tāda opcija, tagad viņi izmantot, pirms viņš vēl kļūst par maksas kanālu, un cilvēki vienkārši to nedara. Tips from Santa. Bet patiešām, jā, man liekas, TikToks ir tāda zelta pēdē. Vai pirms viņš vēl aizliegts Eiropā. Arī, jā. Jā. Un vēl īpaši, ka ļoti daudz taisa satura rīlos. Labi, protams, lai gan arī rīla saturs un TikTok saturs kā saturiski ļoti bieži atšķiras. Bet, tas cita veida saturs, ko taisa, TikTokam ir tas cita veida, tas edgy kaut kāds tāds Bet ļoti daudz cilvēku, man liekas, arī es iet tādā marketinga rentā, bet, kad ļoti daudz cilvēku vienkārši to saturu, tev nav grūti vienkārši iemest arī TikTokā. Tā kā nekas slikts tur nevar notikt. Es saprotu, ko tu smaidi. Jā, izsaka, ka skaties uz galdu un smaidi. Jā, bet... Vienkārši skaties uz galdu un smaidi. Just went in a zone, vienkārši tagad tiešām hipnotizēta. Es vienkārši vēroju džimu, kā viņš tā kā... Pēc tāds uz galdu un smaidi. Viņa tā kā palaiz grīdu, viņa kaut kas pielīd, un viņa tā... Viņš nokrīt, un viņa pastāst pa logu. Just living life. Jā. Bet jo par darbu arī man ļoti patīk tas, ka man ir tāds režīms, kad es darbu sāku no 2 līdz 6, un to pēc tam eju uz džimu, un tad, kad es pati varu, jo es arī lauku produktivitāti jūtu vakarā, man patīk vakarā domāt lietas, montēt kaut ko, tā kā man ir produktivitāte vakarā no rīta, es labi eksistēju, man liekas. Un tas arī, tā kā, man liekas, ka tu vari tādā laikā, ka tu jūti to iedvesmu, jo arī mēs zinām, kā sievietēm, in general, ja vīriešiem ir hormonu enerģijas cikls, ir tāds tā kā diennakts loks, sievietēm tas ir mēneši ietvaros. Un man ir mēneši arī periodi, kad es jūtos ļoti iedvesmota, man ir idejas, man gribas darboties, un ir nedēļa, kas vienkārši gulēt gultā un raudāt, un es negribu neko darīt, tā kā tā. Tā kā man tagad. Fiks pieskoties pie džima. Uz kuru džimu tu ej? Pagaidām, es izlaidu savu ausi. Viss kārtībā. Es nopirku MyFitnessā abonementu. Ak, Dievs, to dārgāko Rīgas džimu. Viņš ir dārgākais? Jā. Kur tu ej? Bet man patīk, bet es nopirku to abonementu nevis vakar, bet tikai rīta. Es varu līdz 3. Tas ir bišķi lētāks. Jā, viņš 33 eiro mēnesī maksā. No, džima arī sākumzīme 19 eiro mēnesī. Jā, bet tur nav grupu nodarbības. Jā, tas labi, kur tu ej? Es sākumā gāju uz plazu, biju aizgājusi, tur, kur staķis iet, redzēju, ka viņš ielika TikToku. Bet plazā viņš ir maziņš. Un tagad mēs braucam uz aleju, bet es gribu arī kaut kādu spīcēču. Tā nebūtu Olimpija. Tur nav. Tur ir tas džim. Džim ir izsaukumzīme. Tur ir džim ir izsaukumzīme. Kur sākumā es apsvēru, viņš bija 19 eiro mēnesī, bet tur tā, ka tev ir obligāti pa gadu jāpalrakst līgums uz gadu. Jā, MyFitness arī. Jā. Vai arī tu maksā lielāku summu, tur atcelt jebkurā brīdī. Es vienkārši tikko skatījos. Jā, bet džimā ir tā, ka tur ir 19 eiro mēnesī uz visu gadu. Tu arī vari... Vai arī, ja tu maksā visu summu uzreiz pa gadu, viņš ir bišķiņ lētāk, bet tur, man liekas, ja tu pārtos, tad tāpat tas gads ir jāizmaksā. Tā ir tā difference. Bet tad tu ej uz džimu nevis tā kā tur, lai ietu cilētu svarus vai braukt ar ritentiņu. Es neesmu bijis ar vienu grupu nodarbību vēl, nē. Es biju pierakstījusies, jo tu ļoti ātri caur app var pierakstīties, tu redzi, cik tur cilvēki pieteikušies, bet man bija tas vēdrvīrus. Okay. Un ir tā, kad spicē notiek fusion pilotes, tikai spicē. Kad ir pilots, bet tādā interesantā aparātā. Tā kā, un tas nav tas tur, tā kā, kur tev iesien tiešām, un tad tu tā kā ar tādiem, tā kā viņi sauc,
diedziņiem tu velc kaut ko lejā. Varbūt, es nezinu, jo es neesmu bijusi. Jo esmu dzirdējis daudz atsauksmes, un tur visāk ir booked. Un es dabūju, pierakstījos. Ies kaut kad drīz, ja? Nē, tā man tāds mans lielais Pļutkinsons. Es nevarēju aiziet. Pļutkinsons. Jā. Es bišu domāju par džimu, bet tā kā es gribētu pamēģināt, bet es šausmīgi gribu izvairīties no tās neveiklības, kas ir tu aizēji, bet es nezinu, ko tu darīji. Es gribētu iet ar treneri, laikam. Jā. Bet daudz jau tur arī var iet ar treneri. Bet, man arī teica, ka varbūt pirmajā reizē vienkārši vajadzētu paņemt treneri, lai viņš man izstāsta visu, kas kā. Tā arī var. Un es gribētu treneri sievieti. Labi. Jā. Un tur arī ir grupu nodarbībām. Tā tur ļoti daudz grupu nodarbības, kā tur izvēlēties. Es esmu grupu nodarbības, ko tur ir salsa vai es nezinu, tur tā kā šausmīgi daudz viņas ir. Un man piesim arī tā, ka es nezinu, ko es gribu darīt, bet pārsteigšu, ka bijuši vakarā pastos, ka man tāds, es gribēšu. Man vienkārši tas, ka man ļoti prieks staigāt un skriet, un saka, ka gadījumā kaut kad arī man bija no rīta, man bija tāds bezspēks, aizjūt uz džimu, un es ļoti ātrā tempā ar to incline, tā kā bija šī tā kā leņķi staigāju. Es atvainojos, es nevaru. Labi, trenažieru zāle, treniņu zāle, sporta zāle. Tas skan Eju zāle. Džim. Man liekas, es pasaku sporta zāli, es tēlojos tādu skolas lielo sporta zāli, tā kā, kur šautas bumbu varētu spēlēt. Es džim iedomājos. Jā, trenažieru zālē, bet jā, džim. Džims man liekas, kā tāds 9. klases puisis, es aiz džimu, lai kačātos. Aizem uz džimu. Labi, nerunājam vairāk par to. Labi. Es arī varu savu jā. Sorry. Man šķiet daudz laiciņa. Man tagad negribas runāt par sevi vispār vairāk, es gribu nomirt. Sorry. Es dažreiz no rītiem sēžu uz podumu un tāds, I just wanna kill myself. Un tad saprotu, ka man depresija. Bet tad saprotu, ka terapeits maksā 80 eiro labs. Un tam tāds labāk dzīvot ar depresiju, nekā maksāt 80 eiro. Šis klausās pēc manis šobrīd. This is not sounding right. Jā. Es jau esmu teikusi, ka es dzīvoju šajā pasaulē tik ilgi, cik šeit ir džimba. Tā kā tad, kad džims nav arī, es neesmu. Be ready, get ready for that. Bet pie manas karjeras pievēršoties. Mums I don't think it's a joke anymore. No, it's never been a joke. Es nedzīvošu, ja nebūs džimba. Es dzīvoju šo pasauli tikai džimbai. Ja nebūs džimba, intervention kaut kādā. Jā, zin kā ir tā. Apsēdīsimies, uztaisīsim prezentāciju ar pieejamiem terapeitiem, cenām. Jā. Es terapeitus nevar atrast normāli. Es zinu, ka dažs mēs ir tāds prikols. Es zinu, ka to Eugenia Cooney arī kaut kā izdarīja tā, ka viņu savāca. Tie ārsti, viņi kaut kā arī izdarīja, viņa negāja pie speciālista. Viņi izdarīja tā, ka tur šeinam vēl bija tas speciālais video par to. Un ka viņi izdarīja tā, ka tie ārsti atbrauc un savāca viņu un aizved prom nedēļām. We need to do that. Tu teici, ka tu dzīvos vēl, kamēr dzīvos tos suns. Un katru rītu grib nomirt, sežot spodu. Nē, es domāju, kā man vajadzētu sevi nogalināt katru rītu, bet... Girl! Mums tiešām... Mums lai fucking nobīd sponsorēt terapeitus. Jā, lūdzu, ja kāds var atsūtīt labi terapeitu kontaktus, kurš nav dārgs. Please do that. Lūdzu atsūtiet. Gadu e-pastā kontaktos, komentāros, diemos. Vai ja kāds nodarbojas ar to, kad atbrauc, sasien un aizved. Let's help Letīcija. Ja jūs gribat, lai nobīdē ir 5. sezona, lūdzu. Bet runājot par manu nākotni, man darbu, man tomēr ir nākotnes plāna darbā. Es gribu būt karjeras sieviete, esmu sapratusi. Un es gribu būt bad bitch karjeras sieviete. Tāda, kuru respektē, tāda, kuru visi zina, kuriem ir tāds, jā, piezvan Latīcijai pajautā. Okay. Un es jūtu, ka es kāpju lēnām. Es eju uz turieni. Es esmu šobrīd tādā sabiedrībā, kur es varu iegūt labus kontaktus, ko es jau daru. Un jā, tā kā es domāju, ka... Tāda kaut kāda specifiska nodarbošanās tev nav. Tu vari darīt visu. Es domāju, ka es turpināšu palikt tajā politikā. Es domāju, ka es esmu tad uz savu īso vietu. Es jūtos diezgan komfortabli. Okay. Un es jūtu, ka man ir daudz ko vēl iemācīties un ka man sanāk kaut kādas lietas un man patīk un es redzu tam rezultātu. Jo strādājot aģentūrā un strādājot ar uzņēmumiem, man bieži bija tā problēma, ka es neredzēju jēgu tam, bija tāds labi, es tagad komunicēju, lai tas uzņēmums nopelnītu naudu, man no tā nav nekāda labuma. Un uzņēmums, viņa darbinieki kinda diks. Jā, darbinieki diks, uzņēmums kaut kāds shady fucking ass, priekšniece aģentūrā, man ir tāda trauma no viņas arī. Es nevaru vairs par to runāt. Bet labi. Bet es gribu vienkārši kāpt augšā un gribu būt karjeras sieviete. Gribu, lai man pēc 5 gadiem ir sava komandiņa. Es esmu komandas vadītājiņa. Bet vai mēs to redzēsim 15. saimā?
kandidātu sarakstā varbūt? Ja tu būtu Džimba būs. Tas jā. Bet tu būtu gatava arī statēt visā saimā? Nē. Jo tu lemt negribi. Es negribu. Tu gribi palīdzēt lemt. Es gribu palīdzēt, un es gribu būt tas background character, bet es nevarētu būt deputāts, jo man liekas, ka es ietu uz tās tribīnes, es aizrītos. Man kāds kaut ko, jo viņi tā kā tie deputāti, ir tā kā tās sēdvietas viņiem, tad tribīna, kur runā deputāts. Yeah. Kamēr tas deputāts runā, viņiem ir noteikums, ka viņš nedrīkst sarunāties ar zāli. Viņš nevar tā kā neko viņiem teikt. Bet tie cilvēki, kas ir zālē, viņi bieži tā kā kliedz virsū tiem, kas runā tajā tribīnē. Ja man kāds kaut ko uzskata, es sāku raudāt. Es nevarētu. Vai arī es runātu par kaut kādu topiku, kas man rūp. Man arī bieži raustās balss, jo es gribu raudāt. Un tad es nevarētu būt deputāts. Okay. Vai ja man noķert kaut kādas TV3 ziņas un kaut ko jautāt, es nezinu. Bet es varu sagatavot TV3 ziņām atbildi no savas mājas, no sava kabineta datora uzrakstīt. Pēc nevaru pati atbildēt. Skaidrs. Pirms mēs noslēdzam šo, varbūt jums ir kaut kas, ko jūs gribētu pateikt tagadējiem 18-gadniekiem, 19-gadniekiem, pirms viņi iet savos mid-20s. Chill. Jā, es arī pateiktu chill, jo man liekas, visi mani early 20s bija full of anxiety. Tā kā visu laiku stress. Look how far you've come. Jā. Bet man liekas, ļoti daudz, kas vēl ir paldies Dievam manam PCOS tā kā iedotajai diagnozei. Jo kopš lietoju zāles jūtos daudz labāk arī mentāli. Jo kas to būtu domājis? Ja tev ir hormonu balanss ceremonija, viņi ir normāli, tad tu negribi bimbāt nedēļu gultā. Tu jūties labi. Un es jūtos labi. Patiešām šis gads man atceras labi un es jūtos emocionāli stabili, kas man patīk. Bet man early 20, jo man tieši laiks manā skolā man bija chill. Studijas vēl bija jau tāds shaky, bet tikko es pabeidzu maģistru, tas bija mans kaut kāds lowest point, man liekas. Es biju ļoti lāsts, nezinu, ko es gribu, un tā tālāk. Un es saku, ka mēs jau dzīvoju Bauskā, un mēs ierakstījām nobīdi, un tu man bija uzdevis uzrakstīt vēstuli 18-gadīgajai Santai vai kaut ko tam līdzīgu. Oh my God, what did we do that? To mēs uzdevu, izaicinājumu fragmentā. Un tad, kad es sēdēju pie tās lapas, un man liekas, raudāju, man bija tāds everything sucks now. Ka man nebija, es nebija in a good place, man nepatika un es jūtos ļoti apmaldījusies. Bet plus bija Covid arī paralēli, kas arī plus bija kaut kā random Bauskā. Why did I do that? Bet for the plot, I guess, bija interesanti in a way. Bet, kad bija patiešām, varbūt tas, kas ir lemts, nepaies to garām un bet tajā pašā laikā dari, ko tu gribi. Un kas ir lielākais, kas var notikt? Pat, ja tu tagad 5 gadus eksperimentēsi un pēc 5 gadiem atradīsi to savu thing, nav tā, ka bieži liekas, bet cilvēki, es jau būšu aiz visiem. Citi cilvēki jau to dara 5 gadus. Ir ļoti daudz visi cilvēki dažādās nozarēs, kas ir savu karjeru sākuši tikai kaut kādos 30, 40 vai cik tur gados. Jā, un vēl nenovērtējiet sevi par zemu. Jā, arī. Jo pieauguši cilvēki bieži they know nothing. Viņš neko nezina vienkārši. Un man bieži īstenībā darbā, bet vienkārši dzīvē liekas, ka tie pieauguši, viņi ir. Kad tu kā bērns domā, ka pieaugušie zina lietas, neviens neko nezina. Visi vienkārši kaut ko dara. Tas vēl viena lieta, par ko es dažreiz raudu, kad iedomājos par to, ka tava mamma, tas vairāk meitnēm, bet arī viņa pirmo reizi ir mamma, un viņa arī piedzīvo pirmo reizi, un viņa nezina patiesībā labāk. Viņa arī tās lietas dara pirmo reizi. Es arī pievienojos visiem tam, kas ir teikts, ka to just try things. Eksperimentē, pat ja nesanāks. Nevienam neinteresē. Un man liekas, nevajag baidīties no tā, ka to nesanāks, jo neviens par tevi nedomā tik daudz, kā tu pats par sevi domā. Un pārši cilvēkiem vienkārši vienalga. Jā. Tieši tā, un šeit gribas izmantot to stulbo klišē, ka tu esi jauns. Tev vēl visi dzīve priekšā. Jā. Pazies arī uz mums, uztaisījām podcastu, vienkārši tāpēc, ka mēs gribējām. Jā, for funsies. Kurš mums varēja apstādināt? Visi. Jā, nevien. Visi varēja mums apstādināt. Bet we don't care. Look now. You see me crying rivers. Jā, viņš atnāk, I would love that. Ja viņš nav nozakts šo citiem podkastiem, zinu, ka viņš bija pie štāte... Rihards Nīg?
Viņš no rīta man vēl tiktu kā izlas pie tā čaļa, kuram ir tā čolka un izgalnātie matugali. Nē, viņš bija, kas tas to garo ziņu čali? Mārtiņš Struķis. Uip. Mārtiņš Struķis. Kā? Jā, viņš ir Mārtiņš. Nav. Struķis. Nē. Jūs saprotat, laika kapsula viņam ir. Jā, kā viņu? Mārtiņš tā. Nē, man ir viņa kontakti. Steps. Sim. Sa. Viņš sauc Mārtiņš tiešām, jā? Spuris. Mārtiņš Spuris. Jā, Mārtiņš, viņš bija pie Mārtiņš. Ja Mārtiņam Staķim būtu brālāts, viņš arī būtu. Jā, viņš bija pie viņa, Dons bija pie viņa. Jo viņam tagad ir tā reklāmas kampaņa. Viņš ļoti aktīvi, jā. Es domāju, ka viņu vajadzētu uzaicināt. Ja viņš nāk, tas ļoti gribētu Donu. Mēs varētu adresot to manu bērnības lietu, vai viņš atcerās. Tas būtu interesanti. Jā. Tas būtu interesanti. Viņš ir gatavs runāt par savu laiku, viņš bija kopā ar Liliju. Tev nav Diksons kaut kādi kontakti? Es domāju, viņa varētu būt mūsu gateway. Man nav, bet es varu viņu uzrakstīt. Jā. Bet labi, mēs uz šo epizodu neesam atnākuši ar tukšām rokām jums, klausītāji, jo piedāvājumā ir jauna playliste ar nosaukumu Nobīdes Tunes 3. Tiem, kas nezina, iepriekšējā sezonā, izņemot trešajā, mēs sagatavojam playlistes Nobīdes Tunes, kurā iepriekšējais reizes vienkārši salikām dziesmiņas. Mums bija tēmas iepriekšējā reizē. Iepriekšējās reizes mēs likām, pirmajā reizē mēs likām vienkārši dziesmas, kas mums patīk, otrajā reizē mēs likām tā gada mīļākās dziesmas. Jā. Un šoreiz? Jā, un šoreiz mums ir tematiski tā kā in our 20s. In our 20s. Un vai jūs gribat nedaudz pakomentēt to, kas tur parādās no jums? Jo šoreiz ir tā, ka playlistē var redzēt, kuras dziesmas ir tieši nākuši no mums. Jo, piemēram, kamēr jūs meklējat, mans stāsts šajās dziesmās ir tas, ka tā kā, I was in love, then I was heartbroken, and then I was having a party. Tā kā, tas ir tas, kā es skatos uz saviem pēdējiem 5 gadiem, ka es tiešām biju traki samīlējies, es biju traki heartbroken, and I had a great time. Un tur, tā kā, ir arī kaut kādas dziesmas, kas man arī pašam personīgi patīk un ļoti uzrunā šajā laikā, bet jā, I was just... reprezentē tevi in your 20s, jā? Jā, noteikti, jā. Mans stāsts ir, es personīgi nosaukšu šo playlistu sev Being a Girl in Her 20s, un man ir vienkārši about struggles in life and being a girl. Man ir ļoti daudz Fiona Apple, kas ir tāda feminist artist, bet ir Addison Rae ar My Neck to Die For, kas ir tāda party song. Man ir, protams, What Was I Made For? Tad man ir kaut kāda latviešu dziesma, Taylor Swifta, un tādas, kopumā ir sad, heartbroken, happy, party, sad. Jā, es teiktu, ka man līdzīgi man ir tā kā pirmā dziesma, ko es pievienoju, viņu sauc All Time Low. Likās funny. Bet man arī ir tādas I'm a Bad Bitch dziesmas, ir tādas ļoti depressing dziesmas. Tā kā tāds mix of emotion. Tā kā... Okay. Es domāju, ka mums ir vesels ceļojums priekšā, arī jums klausītāji. Linku uz playlist atradīsiet gan šeit augšā, gan arī apakšā epizodes aprakstā. Atradīsiet. Tieks YouTube skatās, tieks Spotify klausās. Tieks Spotify klausās, starp citu, Spotify mūsu uzskatīšanot uz mūsu profila. Tur ir sadaļa More Like This, un tur arī būs ielikta šī playliste. Jā. Un šīs dienas jautājums ir... Vai jūs skujat rokas? Vai jūs skujat rokas? Lūk, tā kā paldies, ka bijāt kopā ar mums. Tikamies pēc 2 nedēļām. Pieskumus visur gan TikTokā, Instagramā atsūta kādu vēstuli, varbūt, ja tu gribi. Un visus linkus atradīs mājaslapā www.nobīde.lv. Paldies! Amen, stay cool! Jā, čau!